Ja tu pērc māju, tad skaidrs, ka tu rausi mīnusā vienkārši. Visu laiku rausi mīnusā, nekā loģiski tur nebūs. Igors Trošins ir pieredzējis nekustamo īpašumu aģents un aģentūras Tribus vadītājs. Pirkt vai īrēt? Ko man darīt labāk? Tāda ideāla atbilde ir, ja mēs runājam par īres variantu atrašanu. Tur es varu iedot 3 padomus zelta, nekas nav mainījies. Nevajag baidīties arī no kredīta, īpaši, ja tev ir alternatīvi ieguldījumi veidi, un tas kredīts tomēr ir ieguldījums. Tas konsultants īstais pie iegādes ir ļoti vērtīga lieta, tīri padomāt pa visu kaut ko. Tas tāpat kā ChatGPT ierakstīt, es rītdien tur darīšu to un to, klausies, pa ko es varbūt nepadomāju. Tagad ir vēl pie tam dzirdēts par tām krāpniecībām, kas tagad notiek. Vispār tas ir crazy. Piemēram, klauvē pie durvīm, pie pensionāriem saka, ka tagad ir policija. Tā ir fake policija, bet viņi notēlo to policiju tā, ka viņi notic. Un tagad nevienam ne vārda, tagad pie jums visdrīzāk vērsīsies tie krāpnieki, kaut kādi. Kas ir tādas adekvātas līdz tāds komisiju tāds līmenis, ko aģents varētu prasīt? Tur 3, 4, 5% vidēji 4. Es zinu aģents, kas ir ierakstījuši procentu, pēc tam pareiķināju un padomāju, kas tas tāds ir par šī. Tā ir tāda, ka ilgtermiņā izīrējot tā atdeve nav tik būtiska, cik tā kapitalizācija tam īpašumam ilgtermiņā. Jo tā kapitalizācija pret citiem segmentiem arī ir būtiska. Tas nozīmē, kā viņam cena aug. Kā viņš vērtībā savā augs. Mēs visi esam cilvēki, pieauguši, visu kaut ko varam sarunāt. Mums galvenais palīdzēt cilvēkam saprast, ka viņš visu dara pareizi. Īpašniekam arī justies droši. Analizējot podkāsta pirmās sezonas datus, es nevarēju beigt brīnīties, ka vidēji mēnesī šo skatās ap 60,000 cilvēku, bet abonētāju jeb subscriberu skaits ir kaut kāds 5-6 reizes zemāks. Jo ir tā, kad es aicinu uz sarunu jaunu viesi, viena no pirmajām lietām, ko viņi skatās, ir sekotāju skaits, jo sociālajā vidē tas norāda uz kvalitāti, uz uzticību. Tātad, jo vairāk cilvēki sako, jo lielāka tā saucamā kredibilitāte. Tāpēc tāds mans vienīgais lūgums no tevis, skatītāji un klausītāji, ir tiešām nospiest to subscribe pogu. Tas nav tikai manam ego, tas palīdzēs arī dabūt pēc tam jaudīgākus cilvēkus uz sarunām un attiecīgi interesantākas sarunas arī tev. Tālūk, ķeramies pie epizodes. Un tad no šodienas tas, ko man gribas mēģināt dabūt ārā, ir divas lietas. Viens ir, es pats arī esmu nopircis nekustamo, esmu viņu pārdevis un esmu procesā, ka kaut kad atkal pirkšu, tad varbūt kas ir tādi padomi, praktiski ieteikumi no tavas puses, tāds punkts 1. Un punkts 2, gribu arī parunāt par nekustamo īpašumu kā investīciju, jo, kā saka, katra latviešu sapnis ir īres dzīvoklītis un māja mārupē un tam līdzīgi. Un tad paskatīties arī, kā tu skaties uz šo aspektu. Tagad tādas 2 sarunas daļas. Man liekas, ka, protams, noteikti daudz par to domā un daudz par to ir aizdomājušies, un kad tas ir labi vai slikti, un tad peld internetā populārs īrēt vai pirkt, un tad dzīvoklis vai māja, un vēl visādi jautājumi apkārt, un tad ir dažādas ietekmes, kas liek tā kā tev tur to savu, ko tu īstenībā gribi tad mainīt, un tad ir racionāli un tādi emocionāli tādi aspekti. Un tas viss rada tādu baigo kokteili, un bieži vien tas rada tādu paralīzi arī. Un tad sanāk, kad ir tāda prokrastinācija īstenībā šajā jautājumā. Un tad tā prokrastinācija rada tādu īstenībā vislielāko zaudējumu, kas ir laiks, kurš man ļoti patīk pēdējās intervijas, kas bija ar banku pārstāvjiem, mēs runājam, un tur ir nianse, kur es tā baigi neizvērtēju, bet tagad jau, kad tev ir 30 pāri 5, tad tā summa, ko tu vari aizņemties, ar gadu samazinās. Teorētiski nekustamā īpašuma iegādē, mēs runājam par hipotekāro kredītu. Un ja mēs skatāmies, ka īpašuma vērtības aug, tad vēl jau vairāk tā iespēja tā teikt, kaut ko kapitalizēt, bez sava kapitāla ir diezgan tāda, viņi samazinās ar vien vairāk. Un ja tu domā, vajag māju vai dzīvokli vēl kaut ko, tad bet es nesaku, ka vajag pirkt. Es vispār esmu fans īrēšanai. Tas man īstenībā arī bija pirmais tev jautājums. Tu jau gadus kaut 15 esi nekustamo tirgu apmēram. Jā. Kā tu atbildēts jautājumu, ja prasa pirkt vai īrēt? Ko man darīt labāk? Es visu laiku teicu, kad es uzskatu,
tāda ideāla atbilde ir, īrēt un pirkt, lai izīrētu. Tas tā kā vislabākais variants, jo tad tu neesi cilnieks tam, kur tu esi ieguldījies, tad tur nav jādzīvo obligāti, tu var mainīt savu vietu, kur tu dzīvo, tu vari mainīt apstākļus, tu esi diezgan fleksibls. No otras puses, pirkt kaut ko ir ļoti prātīgi, jo, cenas īpašumiem aug, tā teikt, kaut kāda pensiju fonda vēl alternatīva, tāda veidošana un vispār kapitāla veidošana savu, tas ir viens no veidiem nekustamais īpašums. Un it īpaši, ja tev ir naudas plūsma, ko sauc par algu, un ja tev ir pieeja šim kapitālam bankā uz tik zemiem procentiem, nosacīt, biznesam aizņemties naudu ir dārgāk. Protams, tur ir cits atdevis, bet tur ir citi riski un tādā ziņā, bet ja mēs skatāmies, ka tev ir alga un tu tāpat, tev pieeja šai naudai, tad teorētiski šo ieguldījumu veikt, tas nav nekas tāds baigi unikāls. Un es tiešām varu salīdzināt ar Igauniju un Lietuvu, kur cilvēki ir tādi uzņēmīgāki šai ziņā īstenībā. Tieši uz pirkšanu? Arī uz pirkšanu. Darījumu skaitu varbūt tagad es negribētu baigi salīdzināt, bet tas, ka tas jautājums tiek vairāk aprunāts un vairāk tiek runāts par praksi nekā par tādu varbūt to emocionālo, tur vajag man tur pirkt vai īrēt, vai vajag man tur labāku māju vai dzīvokli, bet tur jau iet runa vairāk par to finansu pratību, par to leverage un vēl kaut kādām lietām, un tas tā kā loan to value, vēl kaut kas, Tad tieši tā pirkšana tādā ieguldīšanas un investīciju konteksta. Tur jau vairāk ir nevis par to, vai pirkt vai nē, bet kur tu savu kredītu ieguldi. Varbūt tas, es negribu pārkreditēt kaut ko, vai vēl šie visi, tas nav man uzdevums reklamēt to, jo mums tirgus ir diezgan stabils, ir dinamisks gana. Vienkārši tas, kad ir iespējas vairāk, ir kaut kādas perspektīvas tam visam un tas sabiedrības noskaņojums diezgan daudz spēlē lielu lomu tai labklājībai vispār ekonomikā. Un tad, ja nav tās darbības, nav tās aktivitātes, tā prokrastinācija, un tas rada tādu stagnāciju, ja drīkst teikt. Un to salīdzināt var ar kaimiņu valstīm, un tas nav tikai par nekustamību īpašumu tirgu. Tādā ziņā. Un es arī neheitoju. Jo no otras puses, protams, ja ir kaut kādi negaidīti pagriezieni ekonomikā, vēl kaut kur, mums it kā ir tad, nezinu, kaut kas tur drošāk. It kā drošāk kaut kādā ziņā. Bet vai tas risks ir kalkulēts un ka tas tiešām ir tā, ka drošāk nepaņemt kaut kādu to iegūmu, kur var paņemt šodien? Jo tad atnāk kaimiņi un paņem mūsu vietā, un tad mēs pēc tam pērkam pa pēdējo cenu, Baigi interesants punkts, ko tu pateici, ka Igaunijā, tā vairāk, tā pragmātiski uz to skatās, tur dzīvoklis kā investīcija, un kāds tad būs atdeves pret kredītu, un tā jau nedaudz soli dziļāk, un ja te ir tas emocionālais piesitiens, jo te ir, kā es arī ikdienā runāju par investēšanu tieši, kas ir finanšu tirgos, un tad bieži sanāk sarunas, kur cilvēks saka pretī, daudz labāk tur nevis kaut kādu abstraktu papīrīti akciju nopirkt, bet nekustamo, kā īres dzīvoklis, tāds, labi, tev ir īres dzīvoklis, tā kā nav, tu krāji, tā kā, lai nopirktu investīciju, ka būs nauda, tad nopirkšu, tāds, pa ko mēs te runājam dienas beigās? Ļoti daudz cilvēku vairāk runā nekā dara, un tas, diemžēl, laikam ir normāli. Tas varbūt, tas laikam ir normāli, bet man gribētos redzēt vairāk darbību, un it īpaši, ja mēs runājam par nekustamību īpašumu, tur vienkārši loģiski padomājot, kad, tu vari savu algu leveridžot un nopirkt kaut ko, un izīrēt. Un, ja tu paskatīsies pēdējo 5-10 gadu laikā, ja tu būtu izdarījis, vai tu būtu ieguvējis, Un pat, ja tu to būtu izdarījis sen atpakaļ, un būtu pārciets to 7. gadu krīzi vēl kaut ko. Te jautājums par to, cik daudz tu tajā kredītā lien iekšā, cik dārgu tu kaut ko pērc pret savu to iespēju, bet, ja tu vispār to nedari, tā ir tā kā iespēja un palaista garām. Diemžēl tā tas ir, jo tu nevari izmantot tos līdzekļus citiem ieguldījumiem, par kuriem tu mini. Ok, ja tā ir pirmā iemaksa, kur tu nevēlies izmantot, un tad tu viņu ieguldi citos aktīvos, ieguldīt.
arī fine, viss kārtībā, bet vai tas notiek? Nav jau jāpārbauda, bet man šķiet, ka nelīdz galam, un tad tas tā kā, jā, tā runāšana ir vairāk. Es pats arī daudz esmu runājis par to, bet es vienmēr esmu teicis, ka man izdevīgāk ir bijis īrēt un vienmēr būt gatavam veikt darījumu, kad tas ir izdevīgs. Jo man darījumi ir diezgan tuvu, un man ir iespēja iegādāties īpašumu gadījumos, kad ir kādam nepieciešamība palīdzēt un realizēt viņu ātri. Ja? Cilvēki atklāti saka, man nav laika, man te ir x stundu cits variants, kas vajadzīgs, līdzekļi vajadzīgi. Un tad ir tas variants, ka tu iegādājies īpašumu par to ātro realizācijas cenu, ja? Kas ir it kā saucamā piespiedu pārdošanas cena. Tu tādā veidā godīgi izskot piedāvājumu, tu vari tikt pie labiem darījumiem. Bet, tur nāk līdzi arī riski. Ja? Tas ir, ja mēs runājam par investīcijām nekustamā īpašumā, īstenībā mēs varam atvērt jaunu tagad jau to bloku, kas ir tādi tā kā investīcijas, kas ir tādi jau investori, ja? Kas pērk īpašumus, lai tos izveidotu un realizētu vai izīrētu uz naudas plūsmu, vai arī, lai vienkārši, tā teikt, atrisinātu kaut kādas problēmas, un tad tālāk viņas realizētu, ja? Un, bez kaut kādas būvniecības, ja mēs tur juridiski jautājums ir vēl kaut kas, varbūt vienkārši pārdošanas laika jautājums vai iespēja vai arhitektūras dažādi jautājumi. Tur diezgan daudz aspektu, kuru dēļ var tikt pie it kā izdevīgiem darījumiem, bet tur jābūt zināšanām. Un nekas nenāk tāpat vien pa izdevīgu cenu. Ja? Tāpēc tāds pasīvais investors, tas tiešām ir pasīvi, tu nopērc un izīrē, it kā tur ir kaut kas jādara, ja? Bet tas tu nopērc droši, izvērtējot vērtētājs uztais vērtējumu, banka nofinansē, tur maz zemūdens akmeņus, kuriem var uzrauties, ja viss dara pareizi. Un tad ir jau tādi, kur ir jāpadomā divreiz, kāpēc viņš nāk pa to cenu. Ja? Kāds angliski ir teiciens, there's no free lunch. Jā, free lunch, jā. Kad, katrā tajā lietā ir tā, tas akal anglicisms know-hows, kaut kāds tas sīkums, kur tieši tā kāds saka, ja kāds tirgo pa lēto, ne jau viņš muļķis un tu gudrs, varbūt kādreiz tā var sakrist, bet jā, es ticu, ka ir ļoti jābūt tajā visā iekšā, jo te ir līdzīgi, kā arī ar akciju tirgu. Piemēram, ja tu ej to salīdzinoši vieglo ceļu, ko tu minēji, nopērku normālu dzīvokli, safe bet, tev ir ilgtermiņa īrnieks, tev arī tas ir salīdzinoši pasīvi, tas no tev daudz neko neprasa, bet tu arī nesagaidi, ka tev atdeves būs kosmosā. Līdzīgi ir arī tas, ko mēs mācām ar neatkarīgu investoru, ar to ETF ieguldīšanu. Tu to vienreiz iemācies, tu saproti, tas pēc tam ir pasīvi, no tevis daudz neko neprasa, bet tu arī nesagaidi kosmosa atdeves. Kamēr atkal, ja tu gribētu kaut ko jau, vairāk, tas reiz jau no tevis prasa tādu vairāk zināšanas, vairāk iesaisti un vairāk, tādu kaut kādu ķērienu uz to lietu. Un es pieņemu, ka šeit stipri līdzīgi. Ļoti līdzīgi. Un vēl pie tam, te ir arī tāds emocionālais talanta vēl tāds aspekts, tas teiciens, tā čujs, ja, ka tu zini, kā tas tev viss būs. Un tas ir tieši jautājums par to, ka kāds kaut ko nav pareizi novērtējis, jo tas ir kaut kas varbūt nelikvīds, bet tu to redzi citā segmentā transformējumu viegli, un tas uzreiz kļūst nenormāli likvīds, ja, kā variants. Ja. Vai arī tas ir tā, ka tu saproti, ka tas nav pareizajā plauktā veikalā ielikts vienkārši. Ja? Ne tik vienkārši, ja, bet varbūt tur bišķi vajag pamainīt kaut ko, bet tādā ziņā. Ja? Tas ir, bet arī tur var viegli nokļūdīties. Ja? Un tad ir, protams, pat arī arhitektūras statusi vēl kaut kas, ja? Tādi papīru lietas saistībā ar būvniecību, ja? Un vēl juridiskie jautājumi, ja? Īpašumtiesību jautājumi, kas ir arī ļoti, tas ir viss trakākais. Tas ir... Tur ir juridiskie aspekti ļoti daudz, ja, un strīdi ir šausmīgākais, kur tu arī nonākt, ja, iegādājoties nekustamas īpašumus. Un tagad ir vēl pie tam dzirdēts par tām krāpniecībām, kas tagad notiek vispār. Tas ir crazy. Kas ir kaut kādi piemēri, kas nāk prātā? Tas tagad tieši pēdējā laikā ir tāda praksa, kad es esmu šokā par to, ka mēs esam tā kā, tādā situācijā, ja, cilvēki, kas iegādājas īpašumus, ja, vai pārdod īpašumus, un beigās tas,
vēl nevar zināt, kāds viss tiks atrisināts. Jo schēma ir elementāra, kad īpašnieki izdomā, ka viņi nevis izdomā, bet kāds viņiem pamāca, ka tagad, piemēram, klauvē pie durvīm, pie pensionāriem saka, ka tagad ir policija, ja? Tā ir fake policija, bet viņi notēlo to policiju tā, ka viņi notic, un tagad nevienam ne vārda, tagad pie jums visdrīzāk vērsīsies tie krāpnieki, ja, kaut kādi, ja? Vai arī viņi iedod tos cilvēkus, kas pērk īpašums, viņi tad arī, kur piedāvājiet viņiem, ja viņi pirks, tad viņi krāpnieki, ja? Un tad viņi pārdod tie cilvēki īpašnieki to īpašumu tiem cilvēkiem, kas pērk, ja? Vai kaut kā, viņi tiek salinkot kopā. Un pēc tam, kad tas darījums ir noticis, to naudu obligāti vajag ātri atdot policijai. Ja? Tai policijai. Ja? Un beigās tā nauda tiešām arī tiek atdota. Un pats stulbākais, ka tagad ir, es zinu, vairāki darījumi, kas notikuši. Tā, ka decembrī 5 bija notikuši vai kaut kas tāds. Ja? Un vispār krāpniecība tiek izkrautas pēdējā gadā un vēl iepriekšējā gadā, ja es nemaldos, es negribu samalot, bet kad nebija 17 miljoni vai kaut kas tāds. Ļoti daudz naudas vienkārši nonāk tā kā iesaldēts, ja? Dēļ tā, ka darījumi tiek veikti tā kā it kā klusu, neizvērtējot un neviens no tā nav pasargāts. Ja? Ir kaut kas, kā tu vari to minimizēt, ja? Bet šis ir tas risks, par ko es runāju, ka tu tā droši pērkot tur no aģentūras, kur ir certificēta sludinājumos, viss ir izlikts un tā, tur risku ir mazāk, bet tiklīdz tev kāds kaut ko piedāvā ļoti izdevīgi, tad tu nevari zināt, kas tas beigās ir. Un beigās tas var būt tā, ka tevi, tu neties ne pie īpašuma, ne arī atpakaļ pie naudas. Un arī tie cilvēki bieži ir cietēji, tie, kas ir pārdevuši, jo viņi to naudu arī tālāk ir kaut kur jau atdevuši. Un viņi arī ir cilnieki, jo viņi it kā ir pārdevuši īpašumu, bet naudas arī viņam vairs nav. Tā kā, un tur tā situācija tāda, ja, un tu esi starp to visu, un tad izdomā, ko darīt, ja. Redzi, es tagad negribu uzburt tādu dramatisku ainu, ka tā ir praksa tagad Latvijā, tā nav, bet tas notiek, tas ir vērts apzināties. Vērts apzināties, ka šādi riski ir, un ir lietas, kā to var minimizēt, protams, ja. Es negribu tur uzreiz izcelt nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojumu sniedzējus, ja, bet ir tie, kas ir starpnieku reģistros, tie, kas ir ar praksi, ar pieredzi, ar kanāliem, ja, ar datubāzēm, ar apdrošinātu savu saimniecisko darbību, starp citu, kas arī ir būtiski. Un tas viss minimizē visus šos riskus. Un beigās tu nonāc pie tā safe bet, kas ir, ka tu pēc, pasūti vērtējumu, tu zini, ka viss ir droši, un tu esi tā teiktajā tirgu tāds kā nodrošināts dalībnieks. Ja? Otrs variants, ka tu varbūt staigā tomēr pa plānu ledu, un ja tu nesi tas blītkotājs gadiem, ja, tad varbūt labāk nevajag. Aiziet kādu kopā pirmās reizes. Jā, februāra beigās, jā. ir kaut kad jau, jā, kad, tāda tā sajūtu līmenī, ja, tas par tiem nekustāmiem, jo, diemžēl, pie mums arī griežās cilvēki jau, kad ir mazliet pavēlu ar jautājumiem pēc palīdzības, bet, neviens nav pasargāts arī. Tāpēc arī jaunceltnes ir droši pirkt, drošāk, ja, nekā vecs īpašums. Vispār, ja tu, piemēram, dzirdi cilvēks, teiksim, viņš nav ar nekustamo īpašumu nozari saistīts, un viņam ir tas sapnis, ka viņš gribētu tur nekustamo kā investīciju, vai tā, piemēram, cilvēks domā par ilgtermiņa īri, domā varbūt par īstermiņa īri, kas tur Airbnb bookings. Ja tu dzirdi, ka kāds šo, tā vienkārši skaļi apspriež, skaļi domā, kas ir kaut kādas pirmās lietas, kas tev nāk prātām, ko cilvēki varbūt pārvienkāršo tajā visā pasākumā, tavā pieredzē, ko tas redzējis? Tagad cilvēki apsver iespēju, tā teikt, iegādāties kaut ko un izīrēt Airbnb vai bookingā, jā, īstermiņā, tu domā? Viens ir īstermiņš, bet viņš arī domā paralēli, varbūt tomēr ilgtermiņš. Nevar saprast, liekas tāds, pat eiro, pat āro. Jā. Bieži cilvēki, manuprāt, pārvērtē savu to vērtību prizmu, pēc kurām viņi izvērtē tā īpašuma atbilstību
tai investīcijai, ko viņi sagaida. Tas varētu nozīmēt, ka visi baigi tik gribēs braukt. Dažādi tādi, zini, kad parunā ar cilvēku, tu jūti, ka viņš tur baigi iespriņas ir tieši uz vienu vai otru kaut kādu lietu, ja, kas tai visā bildē ir tāda varbūt mazāk nozīmīga, ja, jo tas ir vairāk par varbūt tādiem, tas ir pirmais, ko es iedomājos, ja, piemēram, īpašums viņam liekas tā kā perfekti atbilstoši Airbnb, ja? Bet Airbnb ir ļoti svarīga lokācija. Ja? Ļoti svarīga lokācija. Un īstenībā Airbnb pēdējā laikā ir tāds diezgan liels bums, un es izvērtētu arī Airbnb vispār to. Un tā cena vēl Airbnb ļoti bieži problēma, jo tu nopērci it kā foršu īpašumu, bet diezgan dārgi, ja? Un tad tā atdeve ir zema. Bet īstenībā Airbnb var pirkt dārgi uz kvadrātmetru, ja? Bet nopirkt tādu, drīkst tā teikt, seksīgu, labu unitu, kurš pilda to funkciju, ja? Un tāpēc Airbnb bieži vien mums ir bijuši tie darījumi, kas rekord darījumi uz kvadrātmetru cenu, bet tie ir tie pro, kuri zina Airbnb. Un tad ir cilvēki, kuri nopērk it kā Airbnb variantu, ja? Un viņš tur divreiz lielāks, un tur bišķi tur kaut ko lētāks, ja? Bet vieta ir kaut kur tur tālākais stūri vai vēl tālāk, ja? Jo šis taču ir neadekvāti pa kvadrātmetru cenu šādu. Tas ir neadekvāti, ja? 4500 kvadrātmetrā, ja? Bet īsumā, ja tas ir Airbnb, tad tev būtu jāskatās uz to matemātiku apakšā. Jā, cik viņš būs noslogots, cik viņš pret to lokāciju un cik pret to iegādes cenu tev būs, jo iegādes cena ir zemāka un viņš ir labākā vietā un tev ļoti svarīgs ir tas trafiks, ko tu gūs viņā. Tāpēc ir tāds Airbnb, kur tu var testēt arī skatīties, kā viņiem iet citiem un es noteikti arī ieteiktu izvērtēt sadarbību ar operatoriem, kuri ar to nodarbojās, jo es pats personīgi visdrīzāk arī mēs tagad tieši vienu dzīvokli tikko iegādājāmies un plānojam iespējams atdot operatoram. Redzēs, kāds tas dzīvoklis sanāks. Remonts vēl viens aspekts, ja? Crazy. Kas atbrauks viņu taisīt? Kā taisīs? Kas beigās būs? Modzēs vienu brigādu, varbūt pēc pusgada. Mēs Hruščovkā taisījām remontu pusgadu reāli. Mm-hmm. Un tāpat arī tā. Tas ir baigi grūti ar tiem remontiem arī. Tā kā es domāju, ka cilvēki to savā galvā to formulu izdomājuši, un viņa bieži vien nav atbilstoša tā investīcijai, kur viņi veic. Un tā beigās tā investīcija ir, kaut kas, tas Airbnb neiet, ja? vai tas neiet atkal, ja? Bet beigās, vai arī nav mans tas dzīvoklis, ja? Bet īsumā pirms iegādas, vai cilvēks vispār bija izvērtējis to, kā viņam tur būs dzīvot, un visus tos aspektus, kas viņa ikdienā ir tādi, viņa dienu veidojoši. Vai arī viņš vienkārši iekrīt uz to, ka leduskapis mamākais bija tur, ja? Tāds, zini, tur kaut kas bija baigi labais, un skats tur ārā pa logu. Beigās nebija, kur suni aizvest to vēl kaut kas. Tas tāds, zini, cilvēki emocionāli pārāk varbūt, un varbūt tādi bišķi ar savu ego un vēl kaut ko, un tad tas viss tā formula mazliet nav. Tā nevāk varbūt paspērt to soli uz atpakaļ un tā ļoti pragmātiski novērtēt. Jā, pragmātiski, racionāli un ļaut kādam piepalīdzēt tai komentāri tie, ja? Jo īstenībā tas konsultants, ja? Īstais piegādes, ir ļoti vērtīga lieta, tīri padomāt pa visu kaut ko. Tas tāpat kā ChatGPT ierakstīties rītdien, tur darīšu to un to, klausies, pa ko es varbūt nepadomāju. Un viņš tev tur sarakst, un tāds, vispār jā, pa šito nebija aizdomājies, pa to. Un tas pats pa īpašumiem. Tu pats visu izdomāji, un beigās tas nestrādā. Es nereklamēju mūsu vai vēl kaut ko. Es vienkārši saku, ka es arī, kad mums jātirgo kāds īpašums, es parunāju ar kolēģiem, kas līdzīgus tirgo. Kad attīstītāji kaut ko būvē un plāno, viņi parunā ar mums par to, ko pircēji, par kaut ko tādu domātu. Pirms viņi sāk liet betonu. Un tas ir ļoti svarīgi, šie konsultanti, viņi visi, pirms darījuma veikšanas stījā daļas, vēl kaut ko tur pārdošana, vēl kaut ko uzņēmumu apvienošanas, vēl kaut kas, ir taču konsultanti, ar kuriem tu runā, un tas ir par investīcijām, par pareizu darījumu veikšanu, ja? Pirms tu veic kaut kādas darbības, tu tā kā pakonsultējies, jā. Un tas ir būtiski, laikam.
tā ir tāda, vispirms pavalkot bildi apkaļ uz to formulu, ko tu minēji, tas Markam Tvenam bija baigi labs teiciens, ka tev lielākās problēmas nerada tās lietas, kuras tu nezini, bet tās lietas, par kurām tu esi 100% pārliecināts, bet viņas vienkārši nav taisnība. Un tad es sev to formulu galvā uztaisījis, bet eksperts no malas paskatās tā, jā, bet, varbūt nevienu neinteresē, tās 3 lietas, kas tev liekas tur top. Tā ir, jā. Un pats tas loģiskākais, kāpēc tas tā ir, vienkārši mums ir tie cilvēkiem, kas ir tajā nozarē, viņiem visu laiku ir tās situācijas, un viņi var padalīties ar tādu, kaut vai man patīk statistikas vienkārši, ar statistiku, ar to vidējo pieredzi tajā visā. Un tad tas, man liekas, ir ļoti vērtīgi. Te neiet runa par to, ka kāds mācīs tev tur darīt tavu biznesu, nē, bet lai tu varētu darīt biznesu, ir vērtīgi varbūt paklausīties statistiku vismaz, ja? Jo varbūt nemaz nav tā, kā tev likās. Tas nav tā, ka vispār es tagad tā skaļi domāju, ka tāda konsultantu kultūra baigi te vēl tā bērnu dārza līmenī ir tādā ziņā, ka cilvēki grib visu paši, viņiem liekas, ka viņi paši visu var, un ko es te kādam samaksāšu, ka viņš atnāk te man pakomentēt, ka varbūt tā ekspertīze vai tas veltītais laiks, kas būtu tev darīt pašam pret to, kad samaksā atkal kādam, kas palīdz, un ka tā lieta kaut kā vēl kultūrā lēnām tikai attīstās. Mums jau arī īstenībā konsultācija atklāt sakot neko nav maksājusi. Ja? Vienmēr ir tas servis pārdot vai pirkt, un pie tā arī mēs esam vienmēr turējušies, un ja tā ir kaut kāda tāda saruna, ja? Pagaidām tas arī nav pārvērsts par kaut kādu pakalpojumu, un es domāju, ka vienkārši svarīgi ir tas, ar ko tu runā, jo tik tiešām, diemžēl, jā, tur ir tā, diezgan, tad varbūt, var gadīties, ka tev arī pakonsultēja un, nebija tā, varbūt, gluži kā teica, ja, un tas arī ir, varbūt, tā sliktā pieredze, ja, un cilvēki par sliktu pieredzi patīk labāk viņiem runāt, ja, un tad viens, otrs, trešais parunāja par to slikto pieredzi, un tad beigās tas viss izvēršās tā, ka domā, ka labāk tad jau pašam. Ja? Te jautājums par to uzticību, par reputāciju, un tāpēc, nekustamā īpašuma nozare ļoti sakārtojas pēdējā laikā. Jau ne tikai par AML jautājumiem, kas ir arī jāievēro darījumu veicējiem, bet arī vēl citi, kas ir tur darījumu vešanas pratība, tāpat apdrošināšana civiltiesiskā, un ir ļoti daudz dažādu tādu prasību, kas jāievēro tiem, kas veic savu to darbību profesionāli, tā teikt ar tādu ilgtermiņa skatījumu uz to, un tad jau tur tā atbildība pret to darbu ir, ja? Un kad tu saskaries ar kaut ko tādu, tad ir tāda, ka super, jā, bet dažkārt ir vēl joprojām dzirdēt var tādus stāstus, ka, tur, kāds gāja garām, kaut ko pateica, kaut ko izdarīja, kaut kā, un tad viss tā kaut kā arī beigās nekas konkrēts, jā, un ko varētu tā teikt definēt kā konsultāciju vai kaut kādu tādu profesionālu darbību. Ja? Tā kā par to starpniecību, ir viņa tāda, no vienas puses ļoti prasības augstas un ir regulēta, ja? No otras puses ir ļoti daudz tāda, tad arī diletantu un vienkārši tāda, kuri neizpild nekādas prasības un nekas no to netiek darīts pagaidām. Tā kā cilvēkiem vajadzētu būt uzmanīgiem, ar ko viņi runā, tā jau var teikt. Kā saka, turēt acis vaļā. Turēt acis vaļā, vienkārši pastīties, vai ir certificēti, vai ir reģistros, vai ir apdrošināšana. Tas ir tāds nianses, ir tāda asociācija Lanīda, tur ieskatīties, vai ir starpnieku reģistrs, vai viņi ir tur. Ja ir, tad viss ir ok. Tas tā kā, es nezinu, tur kaut kādi fondi, vēl kaut kas, ja tu kaut kādas darbības veic, tu paskaties, vai viņi ir licencēti. Precīzi pats sev kā nesen saņēma e-pastu no viena, varētu sakot, cilvēku pierakstīties, saņemt no manas iknedēļas e-pastus par investīciju tēmu, valters.lv, reklāma ātrā. Jā. Bet
Kā reiz atnāca arī tāds bēdīgs e-pasts, tad es tādu saņemu, bet tur sieviete rakstīja, ka viņa diemžēl krāpniecības upuris ir it kā visi sarkanie karogi bija, sākot ar to, ka ja tev iestāde parādās kaut kāda iestāde, tur sijā šurum burum, tu pārbaudi, vai viņi ir licencēta iestāde, vai viņi var darīt to, ko viņi dara, licenci neatrada, bet tā, kad pārdevējs tik labs, ka tu turpināji iet visam cauri un beigās, saproti, ka izdarīja kļūdu, un tas pieņem ir precīzi tas pats arī jūsu nozarē ir starpnieks, tad tu pārbaudi, vai viņš ir attiecīgajos reģistros, vai viņam ir kompetence darīt to, ko viņš dara. Tā tas ir, jā, un tāpēc tā ir cilvēku pašu atbildība izvērtēt, ar ko veiktos darījumus, bet, jebkurā gadījumā, protams, pārdevēja uzdevums ir pārdot, jā, tas ir, bet ja tu nāc pie pārdevēja ar lūgumu konsultēt par iegādi, jā, tad ja tu to tā definē, tad arī vajadzētu sagaidīt kvalitatīvu to, ētisku sarunu, jā, izvērtējot, ka viņš saprot, ka viņš tagad, tā teikt, ietekmē cilvēka tālākos darbību, konsultāciju palielina. Vispār, ja reiz mēs esam pie starpniekiem pieķērušies, kad mēs gatavojamies sarunā, es jau arī to vienu... Starpnieki, mākleri, kas vēl... Jā, kuriozu gadījumu vienu no drauga vienu dzirdēju, kurš arī meklēja dzīvokli, un, protams, tur ir, nezinu, kā pareizi nosaukt starpnieks, māklers, vienādi sakot, ka tai apskatīt dzīvokli ir cilvēks no aģentūras, nevis īpašnieks patiešo. Jā, tas ir pārdevējs, māklers ir visvēsturiski senāk atrodamā definīcija šai nodarbei, darbībai. Tagad mums ir starpnieku reģistrs, kas ir saimnieciskā darbības starpniecība darījumus un nekustamiem īpašumiem, bet tie ļoti bieži ir aģenti. Man patīk tos saukt par aģentiem, jo aģenti vienmēr visu zina, pa visu kaut ko nozarē. Viņi tādi, kā aģenti atradīs tev pircē pārdevēju, tāpēc nekustamiem īpašumu aģents, starpnieks, māklērs, atklāt sakot, viss. Viens un pats palielam. Ok. Vienādi sakot, tur bija gadījums kāds. Gribēja iegādāties īpašumu. Oficiālā cena tur, es tagad izdomātu skaitļi, bet, piemēram, 200. Un tas aģents teica, rekur sarunājam, pateikšu īpašniekam, ka neviens pa 180 vairāk neņem, tu man iedod dešuku skaidrā, un tev būs tagad dešuks atlaide. Beigās tur neizgāja cauri tas darījums, un tur pretī atkal man pārdodot dzīvokli, pieredze bija super fantastiski laba, mums arī bija aģents, es teicu, es gribu pārdot dzīvokli, es negribu nevienu telefonu zvanu saņemt, nevienu e-pastu, tikai, ja ir kāds, kas tā kā ir gatavs pirkt, tad man dod ziņu. Super fantastiski. Man, tā, ka pa lielam vienīgais, kas man bija jādara, bija jāparaksta līgums un jāatnāk uz šito online notāra. Jā, vispār ērti, ne tagad. Un likās, tā kā, vispār labākā pieredze pasaulē, un es nejūtos nevienā brīdī, ka tie daži tūkstoši, ko es samaksāju par to, ka man nebija tagad jāiet cauri visiem zvaniem, rādīšanām, braukšanām, likās totāli to vērts. Un mans jautājums ir tāds, ka, piemēram, runājot ar draugiem rietumos, man radi Spānijā dzīvo, ja viņš meklē kaut ko pirkt, pārdot, īrēt, viņam pirmā doma ir uzreiz eju uz aģentūru, nekustamo aģentūru, atrodu tur starpnieku, un viņš visu man palīdz izdarīt. Man tā kā, es pat viņam izstāstu, ko man vajag, un man nekur nav pa vidu pašam nekas jādara. Kamēr Latvijā mums ir vēl tas visu darīšu pats, pirkšu pats, pārdošu pats, meklēšu pats, jo laiku pa laikam sanāk arī dzirdēt tādus kreisos gadījumus. Tad kā var būt cilvēkam par šo domāt un kā tam pieieties, gribu, piemēram, iegādāties vai pārdot īpašumu, kas būtu tāds ABC, ja es varbūt negribu darīt pats, gribētu iet caur aģentūru, bet negribu tā kā ir tas gadījums, kad man aiz muguras kaut kas tur notiekās. Jā, jo pirmkārt šie gadījumi, tas ir crazy, es esmu dzirdējis vēl, un es nezinu, ko es darītu, ja es dzirdētu, ka kāds no mūsu kolēģiem to darīs, ja? Bet, jo, tev ir
līgums parakstīts ar īpašnieku un tu pārstāvi viņa intereses, ja, un mērķis ir atrast labāko pircēju, un labākais pircējs būs gatavs samaksāt to atbilstošo, to labāko cenu par to īpašumu. Ja. Bet tāpat laikā ievērojot ētiku arī pret šo pircēju, jo ir dzirdēts stāsti arī, ka tos pircējus, es atvainojos, čakarē, ja. Lai pircējiem ir godīgi, ja, konkurencei varbūt, ja ir, tad bet lai viņi godīgi, ja, nevis, ka tev tur nedēļām tur stāsta visādus stāstus, ka tev tur ietekmē, ja, lai tu tur samaksātu vairāk vai, es nezinu, nedodies gaida kukuli, ja, bet tāda pieredze rada to iespaidu, ja, kad tāds teiciens bija cilvēks paliek vājš naudas priekšā, ja. Jā. Zini, un tas pircējs, viņš jau arī ne bez vainas, ja, viņš jau arī, klausies, davai kaut ko sarunāsim, ja, ko tu tur čakarēsies, ja, saki viņam tik, es tev iedošu tik, ja, un viss būs ok, ja. Un jā, tas no abām pusēm var notikt. Jā, tas ir, tāpēc ir asociācija, tāpēc ir ētikas komisija tur, jā, tāpēc tur arī gadījumus var iesūtīt, jā, izvērtēt, jā, un potenciāli tur ir varbūt kaut kādas sekas, kā profesionāliem par viņu tālāko karjeru, kā varbūt kaut ko tur apdrošināšanu var arī ieslēgties, kas zina, bet pārdevējiem noteikti vajag vērsties pie aģentūras, kurai ir laba reputācija un kurai viņš uzticās, ja? Un tad jau šādu gadījumu nebūs, jo no šādiem gadījumiem neviens nav pasargāts, ja? Un vienīgais, kas ir, tas ir vienkārši vērsties tur, kur tu jūties tāpēc jābūt savam aģentam, pie kura tu vērsies vienmēr īstenībā. Tas ir pat vēl labāk. Mani klienti pie mums vēršās visu laiku, tad, kad viņiem vajag kaut ko, tad, kad viņš kaut ko grib uzzināt, viņš zvana, Igor, klausies, kāda situācija, klausies, kā tev liekas, ja? Tiešām ik pa brīdim, ko domā pa sērniekiem, varbūt man tagad viņu pārdot, ja? Es saku, ko darīs tālāk, ja? Tas ir svarīgi, ko darīs tālāk. Nebūs jau, pārdot var jebkurā brīdī, ok, ko tu darīsi ar to naudu, ja? Un tad domā kaut ko nopirkt jaunā, ok, kredīti dod, cik tagad procents, un tā. Tā kā mēs pārunājam, tad viss saruna beidzās. Tagad pie ģimenes ārstes jau es vesels, bet atnācu, pārunāju, man jau 3-5, ko man darīt, ja. Tā tas, un kad tev ir tādas attiecības, kad tev ir tāda sadarbība, tas risks minimizējas par šo pircēja to ietekmi uz aģentu, ja, vai kaut kādas negodprātīgas darbības. Un ir tīpaši, ja tas ir tiešām asociācijā esošs aģents, kurš ir certificēts, viņš ir starpnieku reģistrā, viņš šo nozari uztver nopietni, un es teikšu tā, viņas sakārtojas. Visi šie keisi, visi šitie, es atvainojos, ļevie keisi, ja, kas ir kaut ko, un viņam vienmēr es paziņu pārdodu, ja, viņš pazīstami mēs esam, ja, es tikai palīdzu. Es uzskatu, ka tā nedrīkst būt, ka ir reklāma izlikta, ja, un cilvēks vienkārši kaut kāda trešā persona var izlikt reklāmu par nekustamo īpašumu pārdošanu, ja, un neatbildēt AML likuma priekšā, neatbildēt visu to regulu priekšā, par kurām atbild aģents. Jo, ja nekustamais īpašums tiek pārdots, tad vienīgais, kurš var atbildēt, ir īpašnieks, ok, varbūt līdz 3. pakāpē kaut kādi radīja, un tad ir tie, kas ir reģistros, ja? Jo viņi ievēro to AML likumu, viņi ievēro šīs prasības regulas, viņiem ir apdrošināšana. Tas nozīmē prasības, ja, piemēram, pārdod īpašumu, kāds viņu pērk, ir plus mīnus naudas izcelsme? KYC, jā, tā kā bankā gandrīz vai mums tādas pašas prasības. Un okay, tas ir diezgan... To es nezināju. Jā, tur ir tā lieta, un šīs, varbūt ne tik skarbi, ja, bet jebkurā gadījumā ir šīs prasības, un ja kāds izliek reklāmu vienkārši random person, ja? Tad, tas tā nedrīkstētu būt, es uzskatu. Es tā uzskatu, ja? Tā kā var tirgot akcijas, es nezinu, kā tur ir, bet tur kaut kas ir regulēts, ja? Akcijas nevar ielikt SSA, ja? Baigi ne. Jā, redzi... Iet caur brokeri viss, jā. Jā, iet caur brokeri. Es nesaku, ka visam jāiet caur brokeri, ja? Bet trešās personas, tas ir too much. Ja? Kāda paziņa, ja? Un tad uzreiz jau viņi var tur sarunāt visu kaut ko, kas mums nevienam nav interesanti, ja?
dažādā ziņā viņš neatbild ne ar savu kaut kādu baigo reputāciju, viņam tur nekādas licences neko nevar atņemt, ja? Viņš var tur arī sarunāt visu kaut ko, ja? Uz vienu vai otru pusi. Nu, tā kā tas tiek kārtots. Jau saku, katru gadu jauni ievieš, mums visu laiku prasības krāmē virsū visu laiku. Bet no otras puses, es zinu, ka agri vai vēl arī šis jautājums tiks atrisināts un trešās personas nevarēs vienkārši tur attaisnoties ar kaut kādu pazīšanos. Ja? Es nevienu nenosodu, visi dzīvo kā viņi var un katrs var darīt, ko viņš grib. Bet ir kaut kādas prasības, kuras ir jāievēro, ja? Un pie saimnieciskas darbības, tas tā ir. Man vienalga, katrs dara, kā viņam ir ērti, bet es vienkārši zinu, ka tas, uz to pusi tas vējš pūš. Un tā kā būs Eiropa taču, Kā sanāk, ja, piemēram, labi, es aizēju pie aģents, piemēram, izvieto to man dzīvokļu sludinājumos, un tad saprotu, jums ir tā prasība noskaidrot naudas izcēlesmi cilvēkam, kas to dzīvokli pērk. Ja man pieder dzīvoklis, un es vienkārši pa taisno aizēju pie Mārtiņa, kurš tirgos, kurš grib no manis pirkt to dzīvokli, man kā privāta persona arī ir tas? Nē, nav prasības. Tas tikai ir saimnieciskā darbība. Jā. Arī pat pie saimnieciskās darbības, iegādājoties savu nekustamā īpašumu pirkšanu, pārdošanu, tev arī tā izcelsme nav jāprasa. Okay, tad... Tā kā tikai starpniecība. jā. Nē, tieši tā. Un tas ir tas, kas vienīgi mazliet tā bojā to reputāciju nekustamā īpašuma aģentiem un vēsturiski jau visu laiku, jo vienmēr jau ir bijusi asociācija, vienmēr jau ir bijuši kaut kādas ētikas un prakses labās un vēl kaut kas, ja? Bet nav bijis tas atbalsts no valsts puses saistībā ar to ēnu daļu varbūt. Tas ir tāds varbūt sarežģīti. Es zinu, ir noteikti ļoti daudz cilvēku, kuri vienkārši neuzskata, ka viņam būtu jādara tas, ko dara bankas un tas, ko tāpat jau notāri dara un visus jau tāpat jau pārbauda, priekš kam man čakarēties. Es saprotu. I totally get it, jā. Vienkārši tas bet, ja ir reģistrs un mēs piedaramies pie tā, ka tur viss ir fine, ir asociācija, tur viss ir fine, tad varbūt labāk tad pie tādas prakses arī pieturēties kopumā nozarei, un tad mēs tiksim galā ar tiem situācijām, kuras ir negatīvas, vieglāk. Ja, tā kā, tā nozare attīstās, un viņa iet šo attīstības ceļu, tā var teikt, no darbības atbilstības. Kā Baltkrievija, kas tur visur, Ukraina, Krievija, kā agrāk Latvija, vēl kaut kur, tad lēnām kā Vācijā, ja? Es nezinu, kas tur Lielbritānijā, es nezinu, tur tās prakses viņiem, bet, ir kaut kāda vairāk tā sakārtotība tā starpniecībā. Mežonīgie rietumi sakārtojās, kā saka, jā, lēnu gariem. Kas ir, ja tagad cilvēks klausās no malas un domā, labi, es varbūt tieši to pārdošanas ceļu caur aģentu, kas ir tādas adekvātas līdz tāds komisiju tāds līmenis, ko aģents varētu prasīt pie tādas pārdošanas? Tas ir procents no summas, vai tur ir kaut kādi griesti, vai arī tas ir pilnīgi tā kā individuāli? Es domāju, sākumā, kad prasīs, kas ir tā jēga, bet nekas. Es par to pārdošanas budžetu, kurš tiek definēts pirms īpašuma realizācijas, varu pateikt, ka viņš ir procentos no īpašuma vērtības, un procentu nosaka tas, cik sarežģīti tā īpašuma realizācija, ņemot vērā likviditāti, kādu laiku būs jāstrādā, cik daudz būs jāstrādā, cik izaicinoša ir cena, jo tas pārdošanas budžets var tikt pārrunāts pie cenas pārrunāšanas arī, lai tomēr darījuma vārdā viss notiktu, Bet, jebkurā gadījumā tas ir, tur 3, 4, 5%, vidēji 4, zinu, ka ir, kas tikai ar 5 strādā. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tas ir atkarībā no segmenta arī. Ir jaunie projekti, kas nemaksā vairāk par 2%, bet viņi paši tērē mārketingā. Ir pēc situācijas, bet galvenais tas, ka tas ir, es uzskatu, tas vienmēr ir pārdošanas budžets, un ņemot vērā to, ka ar tiem resursiem, ko izmanto aģentūru, var pārdot dārgāk, var atrast labāku pircēju,
labāku pircēju, var tam pircējiem dabūt labākus nosacījumus, lai viņš var atļauties nopirkt dārgāk. Ja? Sadarbības ar bankām, izdevīgākas, varbūt kaut kādas lietas. Un tas viss kopā veido tādus labvēlīgākus apstākļus, un tam visam līdzi nāk šī drošība un sapratne par to, ko tu dari vispār. Ja? Jo šie procenti pāris no darījuma vērtības īstenībā viņi nodrošina diezgan lielu ekonomiju, varbūt uz citiem momentiem, ja? Bet tam līdzi nāk tāda sapratne par to, kas notiek, kas tiek darīts, un beigās vēl samazinās riski būtiski. Nu, tad sanāk, vai tas ir izdevīgi, vai nē, ja? Nu, tas ir kā paveicās. Ja tu tur aizskrēji kaut ko viens izdarīja un tev sanāca, nu, tev paveicās, tad tev bija izdevīgi, bet vai bija izdevīgi to darīt? Nu, cik reizes tā var sanākt? Nu, es tāpēc saku, tas ir tāds pārdošanas budžets, kurš nodrošina daudz jūtami augstāku drošību, garantiju un galvenais sapratni par to, kas notiek, kas tiek darīts, jo tā konsultācija nāk līdzi. Un tu zini, kas notiek tirgū, tu zini, pa kādam solim notiek darījuma, līdzīgiem variantiem, kāda ir aktivitāte, cik daudz citus skatās, ko pircējs saka, kā pircējiem iet finansējumu piesaistē, ja? Ko varam uzlabot. Nu, to pārdevējs pats nedarīs. Nekād. Bet, nu, tāds... 2 līdz 5 varētu būt tāds plus-mínus objektīvs tāda robeža, ja tur kāds prasa. Laukos 10 arī citreiz ir, protams, īpašums maksā 10,000 un tad, nu, sāksim ar cenu 12, ja, nu, aģentam tur jābraukā pusgadu, varbūt būs uz aizpute, ja. Labi aģenti, viņi pat neuzņemsies tādu darbu, bet tad atkal tur, jo vairāk īpašnieks pats negrib varbūt neko darīt. Nu, tad tur ir vienkārši diezgan tā fiksēta summa arī, citreiz tiek fiksēta, tad tur tas procents savādāk izskatās, bet nu, pusi neesmu redzējis, bet tas ir vairāk par darbu, ja, pārdot īpašumu, ja tas aizņem pusgadu un tev tur visu laiku ir jādarbojas un mārketings, tagad reklāma arī esā, nu, neko jau. Un tad sanāk tas pārdošanas budžets, tur rēķinās iekšā gan tā komisija aģentam, gan kaut kādi reklāma izvietošanas. Jā. Viens pats līgums jau 100-200 eiro var izmaksāt, ja. Un ja tev ir 5% no 10,000, tu jau mīnusais ierāvis. Ja tu aizbrauks 2 reizes uz turieni, tad degviela, kas tur vēl tavs laiks, reklāma, nu... Nu jā, es zinu aģentus, kas ir ierakstījuši procentu, pēc tam pareiķināju, un tad padomāju, kas tas tāds ir par šī... Labdarība var dažreiz ko pro bono paņemt. Ļoti bieži cilvēkiem arī nav problēmu fiksēt to, viņi jau saprot, ka tas ir izaicinājums, tur kaut ko varbūt tādu nelikvidāku tirgot. Strādā arī tas no otras puses, piemēram, ja es gribu kaut ko atrast foršu, es ietu tagad pie tevis, kā pēc podkāsta esmu iepazinušies, un es tev saku, es meklēju zemes gabalu vai pie ezera, vai pie upes, vai pie jūras, un tur šādas tādas visādas, kas nu man tur prasības, un tad, kā saka, tu ieliec sarakstā, piefiksēji, kad šādu meklē, un ja parādās, tad dod ziņu, tā arī tas strādā? Jā, bet tie ir dažādi pieprasījumi. Ir cilvēki, kuriem patīk un vajag to konsultāciju, un viņi tā jutīsies drošāk, un viņi zina, ka tur būs iegūmi, un viss, kas nāk, ko es teicu, līdz ar to mūsu klātesamību, tam te visā, jā, varbūt vēršam uzmanības kaut kādiem arī momentiem, un, nu, ko vajag, ko nevajag. Tad tas ir viens gadījums, jā. Bet tad ir variants atrodi man 2 jaunajā projektā pa 60,000, ja, centrā, ja, un tā, un man ir mēnesis, ja, nu, tā kā, vai arī, ja tev kaut kas labs parādās, ja, tāds, protams, ir ļoti, tāds, ja, tad zvani man, ja, es samaksāšu, un dod ziņu, ja, un tad mēs... Visu, kas ir labi, sūti mani, ja? Es pa visu samaksāšu. Nu, un tad bez mazliet zini, tad sākās jau savādāk tā darbība aģentam, ja? Un viņš tagad sāk meklēt kaut ko pienest kādam. Ja? Nu, tagad tas raksturs ir dažāds, un vislabākie ir tie reālie pircēji, kuri ir jau sapratuši, kāda ir viņu izpratne par to, ko viņiem vajag, un tad ir tā pirmā, otrā saruna par to, varbūt par ko vēl vajadzētu padomāt, un kas ir tirgū tas, kas viņiem liekas, kas ir forši, un tam mēs novērtējam, cik ļoti tas atbilst pret to, ko viņi teica, ka viņi grib pirkt. Un kas šeit ir jāņem vērā tīri no darījuma viedokļa, un kas ir jāņem vērā no tādas, varbūt, investīcijas ilgtermiņa viedokļa. Un, protams, cenu tāpat laikā atbilstību, varbūt tur vēl kaut kādas mazas tehniskas lietiņas, nu, kad tu pērc katram īpašumam savs nianses, tur dokumentos un tā. Tas ir reāls pircējs, tam vajag arī reāla palīdzība, ja?
Bet tādi, kas tur grib kaut ko ļoti lētu, tad tas nav variants. Un vēl ir tādi, kuri tiešām arī nopirks lēti. Ir tādi, kuri vienkārši gribu to procesu pabaudīt. Ja? Tur, es neko nesaku, ja tas ir forši. Bet mēs nevaram uz to tērēt tik daudz laika. Tā. Bet tādā gadījumā... Bet ir tās pakalpojums, ir tās pakalpojums nekustam īpašumu pirkšana, ja? Un mēs vienkārši pēc tās pirmās tikšanās reizes saprotam, vai mēs varam palīdzēt, un vai tur ir ko palīdzēt, vai nē. Un tad arī, protams, arī tiek sekots līdz piedāvājumam un cenšamies nenokavēt nevienu variantu. Bet noteikti pircējiem arī vienmēr rekomendējam pašam sekot līdzi, jo neviens labāk par viņu nevarēs, tā teikt, to pirms iespaidu. Saprast, vai patīk, nepatīk. Jā. Un tad arī tā pirkšanas kontekstā ir līdzīgi, ka visi tie paši līgumi, juridiskās lietas, tur to visu. Protams, arī, pirkšana. Un ļoti bieži tas cilvēkiem ir interesanti, Un tur arī tieši tas pats ir tā atlīdzība, bet tur ir interesanti, jo pircējs nereti pērk ar pirmo iemaksu, kas ierobežot, un tad vēl kredītā, un tad tā atlīdzība tur dažkārt vienkārši, viņi it kā nevar atļauties no savas pirmās iemaksas maksāt, bet ja mēs to varam pārformēt uz pārdevēju, ka viņam nav problēma, ka tas, teiksim tā, ka viņš samaksātu atlīdzību pēc iegādes, tā kā it kā bišķi banka nofinansē viņu, bet, jebkurā gadījumā tas ir iespējams. Tā kā mēs visi esam cilvēki, pieauguši, visu kaut ko varam sarunāt. Mums galvenais palīdzēt cilvēkam saprast, ka viņš visu dara pareizi, īpašniekam arī justies droši. Un saku, tā aģenta klātesamība darījumā ļoti bieži ir tāds drošības garants un sapratni par to, ko dara. Jā, un es pieņemu, kaut kas līdzīgs arī varētu īres kontekstā strādāt. Pa īri ir tā, ka mēs neesam nekad tam tā ļoti dzinušies pakaļ, bet ir aģenti, kuri šobrīd mums tā sāk praktizēt vairāk īri, vai viņiem tas portfels apaudzes ar to ir, kad īpašnieki daudz, kas viņus, izīrē, un tad beigās jau tu tajā īres ratā vairāk darbojies, bet arī ir noteikti mēs palīdzam, ja kādam vajag izīrēt, bet tad pie mums griežās īpašnieki, viņiem vajag izīrēt, mēs palīdzam izīrēt. Ja mēs runājam par īres variantu atrašanu, tur es varu iedot 3 padomus zelta, nekas nav mainījies, seko līdzi SSA 3 reizes dienā, Facebook grupās 3 reizes dienā, piesako sludinājumu piegādes servisam kādam, ir tādi pāris. Un tiklīdz parādās tas variants, kas tev patīk, tu visdrīzāk viņu nedabūsi. Bet tad gaidi nākamo, un tad sapratīsi, kad tu sapratīsi, kad būs īstais. Cik ātri ir jākustās, sapratīs, Es 3 gadi gaidīju savēju variantu, un tagad es atnācu un pateicu, ka, kā iet, vai cilvēki vēl bija? Jā, bija 5, visi ņem. Es saku, es arī ņemu. Un tad jāapdomā, viss bija cilvēkam pašam, kuram tad atdot, bet tas ir tā īres tirgu šobrīd. Un vienīgais, ko es varu pateikt, jums ir jābūt pārliecinātam īrniekam un atstāt tādu iespaidu, ka uzreiz piedāvāt samaksāt pat 3 mēnešiem uz priekšu, varbūt pat vairāk, piedāvāt bišķi izdevīgāk sev kaut ko, ja tas ir tur iespējams, ja vieta tam ir. Piedāvāt uzņemties sevi kaut kādas varbūt labošanas lietas, bet tad, tur nopaļot uz leju varbūt to īres maksu, tur varbūt līgumu noslēgt uz 2 gadi, nevis 1, kas īstenībā ir izdevīgāk īrniekam, manuprāt, jo īpašniekam tagad nav to iespēju viņu tā laust viegli, to īres līgumu, un ja tā īres cena, es nedomāju, ka viņi kritīs. Ir, šo es vienkārši jautāju, jo tagad mēs... mēs sākumā ar sievu dzīvojām mazā 46 kvadrātmetru dzīvoklī, viņš bija mūsu, izremontēts un tur, kā saka, viss pa smukom. Tagad ģimenes pieaugums plānojās, tad sapratām, ka jāvācās uz lielāku. Un bija vienkārši tā, ka tu staigā pa tiem meklēji tos sludinājumus, un tad katram aģentam, kas to dzīvokli rādīja, es teicu, tā kā reku, mēs meklējam kaut ko ritīgi šādu, bet bišķiņu citādāk un vienkārši, lai padod ziņu. Un nekad neviens vienkārši neko nerakstīja, un tad tas arī ir. Bet viņi arī lika variants? Bija tādi, kuri ieliku, un tu domā, kāpēc viņš man nepadeva ziņu? Es uz to pašu vārdu neatradu drīzāk, bet šis ir tagad tas, ko tu saki, kāpēc to jautāju, ka
laikam nav vienkārši izdevīgi tikt, kā saka, čakars vienkārši tas visās ir čakars pusēs. Tāpēc mēs nodrošinām kvalitīvu īpašumu izīrēšanu, īpašumu piemeklēšanu īrniekiem. Mēs vienkārši neuzņemamies darīt, mēs varam iedot tos pāris zelta padomus, jā. Un es iesaku viņiem sekot. Tad jau viss būs labi. Un pie nākamajiem īpašumu jautājumiem arī griezties pie mums. Mēs vienkārši teiksim, kā ir. Man jau svarīgāk nevis tur apsolīt kaut ko neizdarīt, bet, lai vismaz, atcerās labu. Jā, bet tā arī ir, kāds saka, ka mēs arī atradām vienu, tā, ka tu paskaties to sludinājumu, un tev uzreiz vienkārši ir sajūta, šīs točs. Tāpēc, ka tu zini, būs, ja tu visu laiku seko līdzi, tu zini, un tu zini, cik bieži parādās tādi varianti, un tu jau sāc just to konkurenci pilnīgi. Tu jau un galvenais, ka uzreiz jābrauc bez mazvai, ja? Un ir bijis tā, ka es braucu uzreiz, un man pazvan un saka, nē, var nenākt augšā viss jau. Un es domāju, nopietni, labi. Jo tas, man liekas, nav ok, ka tu sarunā tikšanos un nenovadi viņu, ja? Un tad tie, kuri atbrauc, tiem ir jātiek apstīties, ja? Un tad tālāk, ok, bet, vismaz tie 3 tiks savā starpā pabļaustīsies un viss. Ne jau reizē, bet tā, viens otru tur pārtrumpēt mēģinās. Netaisot tur cirku nedēļas garumā, jā, vai 2, ar vēl daudz cilvēkiem. Bet ar tiem, kuriem sarunāts, tas jau ir tāds, ka, tu jau nevari tur, kurienes braucis vēl, zin kā. Ja mums, man liekas, to mūsu īres dzīvokli, kur šobrīd dzīvojam, paveicās ar to, ka mēs atnācām, un arī vieni jau bija bijuši pirms mums, un vieni bija ieplānoti pēc. Un tad arī kāds tā, ka jau laikam deva indikācijas, ka tiešām jau ņems, bet paveicās ar to, ka cilvēks, kas mums izīrēja, bija arī mūsu neatkarīga investoru programmas absolvents, kas attiecīgi seko arī saturam, un kaut kā tas connections latviski sakot. Man liekas, ka man bija līdzīgi, bet tas ir loģiski, jo īpašnieki grib labus īrniekus, un viņi grib justies droši par savu īpašumu, un kāpēc, un citreiz ir tā, ka tāpēc nevajag pārspīlēt ar tādu, es te tur visu būs labi, zini, jo tas arī rada bažīgu. Kaut kāds viņš tāds pārāk, zini. Tāpēc ir godīgi jāskatās varianti, jābūt zinošam par piedāvājumu, un tad, kad tu esi to savu variantu atradis, vai arī paspējis būt pirmais, godīgi pateikt, cik tu variants jau skatījies, ka tu esi gatavs samaksāt varbūt spriekš. To savu stāstu iedot, lai cilvēks jūt, ka šitas ir tāds ritīgi committed, jā. Un tas, man personīgi tas ir nostrādājis praktiski vienmēr. Jo tās ir tādas diezgan privātas attiecības, ja? Tas ir tavs īpašums, un tu viņu izīrē kādam, un gribās, lai tāda atvērtība tajā visā ir. Un kad viņa ir, tad tu to jūti, ja? Un tāpēc, to vajag tomēr nodrošināt. Un tas tiem īrniekiem, kuri straglo, tas ir jāsaprot. Tāpēc, ja tu tā kā tāds ienāc un mēģini saprast, no kura gala pie viņa pieiet, ja? Skaidrs ir, ka no tevis ir jāuzmanās. Ja? Un tad tas jau, tu kā īrnieks nebūs arī. Tas ir tāds sevis pārdošana tajā brīdī, kad tu skaties to normālo īres variantu. Cik stūmi neizklausītos. Ne, bet tā arī ir, jo man arī tas no otras puses strādājis, kad es aizēju uz kaut kādu vietu, it kā liekas foršs dzīvoklis, un tad vai tas ir īpašnieks vai tas ir aģents, sāk jau teikt, viens jau drošības naudu, ja jūs ņemsiet, jāiedod tagad, un kas, un man tādos situācijās vienmēr ir tā sajūta, ok, tad dod viņu prom, man nevajag. Es negribu šādi sākt tās attiecības. Jo tas arī ir slikti, ka tu tiec ne tajā dzīvoklī, tad tev būs, tāpēc es vienmēr pārbaudītu, vai ir gatavs vismaz uz to otru gadu arī. Tā kā, ka mēs te ilgtermiņā varam, kad, uz cik ilgu laiku, uz gadu, 2, 3, jo man interesē ilgtermiņā, ja esmu gatavs samaksāt uzreiz uz priekšu un tā. Lai tas viss ir tā, lai nav tā, ka katru mēnesi kaut kas mainās, ja, jo tas tā, tad tas, zin kā, tu izīrē dzīvokli, tu paņem dzīvokli uz īru un tev vienkārši viņu tur pēc 3 mēnešiem tirgo jau, ja, tas arī nav forši. Tā gadās, jā, viss kaut kas var gadīties, bet, jā, lai tu tā izvairītos, tur jāparbaudas īpašnieks. Starp citu, ja tev interesē investīciju tēma, es katru sestdienas rītu sūtu izglītojošu un izklaidējošu e-pastu par šo. Vai dodies uz valters.lv, vai arī atrodi saiti kaut kur tepat zem video, lai pierakstītos. Tu sākumā minēji, ka tu šobrīd īrē
Nevis pēc Jā, šobrīd īrētā es biju jautājumu priekšā. Man bija, mazliet par pastāstīt, sanāca tā, ka mēs tur nopirkām māju, ja, vajadzēja risināt jautājumus, ja, ļoti, izaicinošo īpašums, tas bija visādā ziņā, visu, ko es saucu iepriekš, tas viss tur bija, ja. Tā kā nebija tik vienkārši, un tad mēs tur to visu risinājām, un zikā, kad tev ir kreditori, tad jāatrisina ir situācija, tad man sanāca ar bankām saruna, tik galā, ja, ka bankas iestājās, lai tas man ilgāk ir laika to visu darīt. Un tad, es tā bankās pārliecinājos par savu iespēju pirkt, tad es vairs nemeklēju īri. Es biju izdomājis, nav ko īrēt, vairs nav ko īrēt. Tā, kad es exitoju to īpašumu, ja, tā, ka mēs viņu pārdevām veiksmīgi un ļoti foršu pircējs, un tur vispār super viss ir tagad. Tālāk man ir iespēja 2 varianti – pirkt vai īrēt. Tā kā toči, ne? Man vienalga. Tā ir. Jo es zinu, ka mēneša maksājums man tur vairāk un mazāk vienāds. Man vajag to 4-nieku, un man nav variantu. Nav variantu, jā, jo man nav ko ne īrēt, ne pirkt. 4-nieks, kas ir 4 guļamistabām? 3 guļamistabām. Man 2 bērni un puiku meiteni, un jau labs laiks ir pagājis, un es ļoti ilgi dzīvoju īres variantā, kur bija ļoti man tāda forša īpašnieks. Mums bija, man liekas, 5 gadi vai 6 nodzīvoja viņā, un īres, nebija ļoti augsta īres cena, bet es nodrošināju visu laiku visu tā dzīvoklī un maksāju visu laiku priekšu, tā kā 5 gados, kā viņa tā mēs bijām ieguvēji. Un es negribēju iet prom no viņa, jo tas bija pārāk, viss forši, ja? Un lokācija superīga un tā, un ērti. Bet tas, ka jau pa mazu. Un tad bija doma, jāpērk, ja? Un māja nav mans variants. Es nevaru. Es atbraucu šeit, pēc 10 minūtēm es būšu atkal citā vietā, un atkal pēc 5 vēl. Tā kā man ir vēl kādu laiku jābūt pieejamam. Un māja ir, es zinu, kas ir māja. Tā kā dzīvoklis, 4-nieks. Nav. Neīrēt neko. Es saku, 4 gadi gaidīju. Gandrīz jau jaunceltnē gribēju pirkt, ja, kas ceļās. Bet neizvietojams, ne arī tā platība apmierina. Un es beigās sapratu, ka man izdevīgāk ir īrēt lielākas platības īpašumu varbūt ne svaigākajā mājā, bet lielākas platības, ka tev ir tā, telpa dzīvei. Un varbūt nav tas ilgspējīgākais šodien, uz šo brīdi, ja, progresīvākais, ja, tas īpašums, ja, bet ļoti tāpat normāli viss ir jauns. Bet ir tā telpa un tā, nevis tur 4-nieks 70 kvadrāti, ja, un tas pats mēneša maksājums man būtu. Un es tāpat laikā varu iegādāties citu īpašumu, ja, par jūtami zemāku cenu, izīrēt viņu pa tādu pašu summu, pa kādu es šobrīd īrēju to lielo. Sanāk, ka tas komforts, ko es iegūstu, pret to kredītu, ko es paņemu vai to iegādu, kur veicu, man nāk līdz, tas ir daudz prātīgāk, nekā man nopirkt kaut ko, un es dabūnu to nelielo īpašumu tajā svaigajā. Tas nelielais dzīvoklis svaigajā, 7-8 kvadrāti, man pamāz, es laukos uz audzes, man tas ir pat traku, ja? Bet es zinu, ka ļoti skaisti var izbūvēt tos dzīvokļus, un viņi ir baigi labi. Tur bērniem var sataisīt 3 stāvus istabā, un viņi tur var, tiešām, un tagad tāpat viņi sēž planšetēs un telefonos, es gan to ierobežoju, bet es zinu, ka, jo, vēlāk ir īpaši, vai ko viņi tur ārā dzīvojās, vienalga. Neheitoju 8 kvadrātus 7, ja, galīgi, bet man gribās to platību. Un tad es vēl tāds maziņš, nezinu, kas man pa šitiem kompleksiem. Vajag lielu, jā. Jā, vajag lielu uzreiz. Nē, tā gluži nav. Mašīnas man mazas. Bet man tas kaivs liekas, ka tu vari nopirkt jūtami lētāk, no viņa ģenerēt tik, cik tev vajag, īrējot to, kuru nāktos pirkt dārgāk. Ja? Es saprotu, kāpēc nepārdod īpašnieku un izīrē, jo tas arī ir labs īpašums, un viņiem ir ļoti augsta likviditāte, un tā kapitalizācija arī ir augsta. Kvadrātmetri nav maz, un viņš aug savā vērtībā. Viņu pārdot nav prātīgi. Tāpēc īstenībā tā īre arī, ko vēl es varu piebilst, ka tā īre ir tāda, ka ilgtermiņā izīrējot tā atdeve nav tik būtiska, cik tā kapitalizācija tam īpašumam ilgtermiņā. Jo tā kapitalizācija pret citiem segmentiem arī ir būtiska. Tas nozīmē, kā viņam cena aug. Kā viņš vērtībā savā augs. Tas ir ļoti svarīgi, kādā segmentā tu esi, kādā lokācijā tu esi un kas ir sagaidāms pēc 5 gadi tādam īpašumam. Un tā atdeve, tas īstenībā ir vienkārši cash flows. Tas ir cash flows,
un amortizācija arī, tam īpašumam kādi paredzami, jā. Nu, konkurence tai segmentā, jā. Tādus vairs netais. Nu, kas zin, tā. Tas ir ļoti tāda numbers game visādā ziņā. Bet, man nebija varianti, man vajadzēja 4 un tā uzvedās tomēr īres varianti. Nu, tad es to tā var teikt, kredītu nopirkoju citur kaut kur. Zem naudas plūsmas. Un tev nav tad tā sajūta, ka vajag, lai ir mans. Tā kā, man ir tāda sajūta, bet tas ir man, tad es gribu, lai ir mans, kaut kur tā, laukos, kaut kur pie meža, tas ir mans, jā. Nu, kas mans mājā ar 50 cilvēkiem, kas tas ir mans? Nu, es saprotu, jā, dzīvokli nopirkt, tas ir forši, tas viss ir ok. Ok, iesist naglu sienā. Nu, man ne ar vienu īpašnieku nav bijusi problēma sarunāt iesist naglu. Es uzreiz pateikšu, ja. Īrējas dzīvoklis tur, kur es redzu, ka man nevajadzēs to virtuvi raut ārā nākamgad, ja. Nu, es tā kā padomāju par to, lai tā īpašumu, ka viņš ir ok. Nu, bet es saprotu arī cilvēkus, kuriem ir ierobežotas iespējas ļoti, vairāk ierobežotas. Un tad viņi lēnām čubina savu to. Un tad viņi tādā veidā savu to kapitālu audzē. Tas arī ļoti labi. Vienkārši man ir pa daudz viss kaut kas, ja? Man ir uzņēmums, mums jāstrādā, man atbildība, man atbildība dzīvokli, nē, nu, un tad man vēl par to būs jādomā. Nu, tad to es tā kā bišķi atlaidis. Uz nākotni kaut kad es palicis, kad gribēsies. Gribētu vecumdienās varbūt savu, ja, kaut ko, kur es tur sēdēšu īgnis un teikšu, tas ir mans Nelēn, ja? This is my house. Jā. Tur es varēšu, teikt, ka tas ir mans un es nezinu, kā būs, bet tas nav, tas princips par to, ka tas ir mans, kaut kā man nav baigi aizķēries un man liekas pat foršāk, ka tu mans un tad tu izīrē un tad tu kaut kā tā, ka praktiskāk tā, pret matemātiku praktiskāk. Tas vecais labais teiciens, ko mēs pašā sākumā sarunā aprunājām, kā tu tam pieeji, vai tam pieeji emocionāli, vai vairāk kaut kā racionāli, pragmātiski un paskaties, kurā tu dzīves stadijā esi, jo man ir baigi interesanti, kaut kad, mēs arī ar sievu sākumā īrējām dzīvoklīšus un vienkārši sagadījās, ka tas, kur mēs īrējām, kaimiņiem mums dzīvoja turpat blakus un viņa izdomāja tirgot nost. Mums likās, pērkam, tā kā 2 gadus dzīvojam un likās labs potenciāls. Nopirkām pa diezgan labu, manuprāt, cenu, izremontējām manuprāt, neadekvāti dārgi, jo mēs ilgi domājām, vai, kā saka, remontēt pēdiņās priekš pārdošanas vai remontēt priekš sevis. Un šurpu turpu diskutējām un beigās uzvarēja. Abi būtu dārgi. Un beigās uzvarēja, tas taisam ok priekš sevis, tad bija parketa grīda, labas iebūvētās mēbeles. Tur 19. gads varētu būt. 18. 19. kaut kas tāds. Tur jau bija noteikti virs 500 eiro kvadrātā, vai ne? Pie remonts? Jā. Nostājās starp 400-500 kaut kur tur nostājās. Pēc Covid jau bija tā uzreiz, hops, būtu vēl dārgāk. Bija pirms Covid vēl. Tur tuvāk 400 nekā tuvāk 500 bija kaut kas tāds. Un. Un tad kvalitatīvas iebūvētās mēbeles, tur normāli logi. Bet tad jāpadzīvo vēl 3-5 gadi, lai tas amortizētos, un tad tu vari viņu exitot tā labi. Un tieši tā arī bija. Ka mēs tur pāris gadus vēl nodzīvojām, un pie tā brīža, ka mēs pirkām, interesanti sakrit, es tieši vadīju lekcijas Rīgas ekonomikas augstskolā, un tad es kursā sevi kā case study paņēmu, ko tad darīt, pirkt vai īrēt. Un tur bija ļoti interesanti, ka es paņēmu to savu dzīvokli un visu naudu, ko es ieliku tieši pirmā iemaksa, remonts un tādas lietas, kas bija, lai viņi padaisītu par savu, kas būtu bijis, ja es būtu to vienkārši, piemēram, investējis ETF-os, un tad es atkal piemetu pretī, kas būtu bijis tāda vidēja kaut kāda īres maksa, ko es būtu maksājis, ja es būtu kaut kur īrējis. Jā. Un tad tur tīri matemātiski es būtu bijis, man liekas, 20-30 tūkstoši plusā, ja es būtu investējis un īrējis. Jā.
Bet tur atkal bija otra monētas puse tam visam, ka mums tik ļoti, tas emocionālais, ka tik ļoti patika pilnīgi viss tajā dzīvoklī, un kopā ar sievu viņu remontējām, pirmais lielais projekts, un tur, viss pēc kārtas, ka atkal man, tā pragmātiskā nauda, tas bija, pat tā, kaut arī tā bija diezgan liela nauda, es nejūtos kā zaudētājs, teiksim tā. Protams, es tagad tikai vēl vienu variantu case studijas, tas bija tā kā, tu pa saviem līdzekļiem remontēji. Jā. Redz. Jā. Kas būtu, ja tu investētu tikai pirmo iemaksu, ar automu programmu tagad, tajā laikā, un vēl investētu tajos ETF-os? Tā kā, ja es būtu paņēmis aizņēmumu remontam, es gandrīz to izdarīju, nožēloju, ka to pēdējā brīdī neizdarīju, jo tad tev būtu banka... vien un viss būtu atbilstoši. Tad būtu bijis pilnīgi cits pasākums, tad rītīgs vien, jo tur es nožēloju, man tieši banka piedāvāja pielikt zem hipotēkas likmes klāt arī remontu. Jā, it īpaši vēl pirms Covid, Un tad būtu, tas būtu bijis, tā, ka rītīgi win-win toreiz. Jo, ja tu eksito ar to, ka tavs mēneša maksājums tur ir tāds safe, nav viņš tur šitā, pāri varēšanai, un ja tev tīrs keisi tādā pašā cenā un to uztaisi tādu, kā tev patīk, varbūt bišķi dārgāk, tad pat, ja tu piemaksā par to, ka tas ir kredītā, bet tu esi to ieguldījis tevis ETF-os, kas tev nes lielāku ieguvumu, tad īstenībā kopā jau tā matemātika ir vēl mač pozitīvāka, un tu vēl gūsi tās emocijas. Tā kā nevajag baidīties arī no kredīta, īpaši, ja tev ir alternatīvi ieguldījumi veidi, un tas kredīts tomēr ir ieguldījums. Tas jau nav patēriņa kredīts, kuru tu aizbrauc, uztaisīgi 25 gadu dzimšanas dienu, es nezinu, ko cilvēku trakākais, ko var izdarīt, paņemot kredītu 20,000, bet tu ieguldi viņu īpašumā, kurš paliek vēl likvīdāks, un vienmēr ilgtermiņā būs pārdodams. Precīzi tā arī ir, un te ir tas interesantais, kad es pats tam vingrinājumam izgāju cauri, un tad saproti īstenībā, cik daudz ir kaut kādas tās emocijas tajā visā, kad mans dzīvoklis, tur viss patīk, un tur, kā asara nobira, kad viņu vajadzēja pārdot, jo tu jau veid cauri un saprot, kas tik tur nav piedzīvots. Bet tagad ir interesanti, mēs esam īres dzīvoklī, jo mēs baigi ilgi domājām, ko darīt, vai kaut ko pirkt vietā, vai īrēt, un mums tagad tā loģika ir sekojoša, ka mazajam bebim vēl knapi pusotrs gads, un es zinu, kad dienas beigās es sev gribēšu kaut kur māju. Bet kur? Pirmais ir kur, otrais ir kādu, cik lielu un visādi jautājumi, tad vēl ir apspriests, varbūt lielu dzīvokli, bet, piemēram, mazu vasarnīciņu kaut kur laukos. Un tad, ka visu kaut ko štuko, tad mums tā loģika ir tāda, ka līdz bērns iet skolā, teorētiski mēs varam pamēģināt gadu tur, tad vēl kaut kur, bet tagad viņš iet skolā, tad gribētos, lai ir tāda viena bāzes vietiņa. Un man ļoti arī skan galvā, ko teica viens draugs, viņam tur paziņa, ko izdarīja, viņš paīrēja 3 mājas, un tad uzbūvēja savējo, un viņš ļoti saprata, tur patīk tas un nepatīk tas, tur patīk tas, nepatīk tas. Un vienkārši tas man apgriez kājām gaisā to loģiku, kur cilvēkam liekas, varbūt īrēt ir mest naudu miskastēs, labāk pērku, jo, maksāja sev pēdiņās, bet tā kā caur to īres pieredzi, tu saproti, ko tu gribi, ko tu negribi, kas tev patīk, kas nepatīk, un tagad tu to savu nopērc, tad ir tāds, Pirmos gadus tu tāpat tur neko nenomaksāji, ja tā. Ja, un tas, ko tu iegūsti paierēt, viņi ir atrod tagad 3 mājas, ko paierēt. Arī es meklēju regulāri, nav tā, ka izkrīt varianta. Ļoti sludinājumu skaits ir ļoti ļoti mazāk, vēsturiski diezgan maz. Tad Covid vibes ir ļoti. Tā kā Covid arī piedāvājums tāds saspīlēts, tā iet prom nelikvīds un cenas noteikti neuzlēj. Un tas ir tāds cilvēki, labprāt laikam nepārdod vai arī domā, ko darīt, jo teorētiski ir jau daudz piedāvājums un tā pirktspēja esot, te tāda lēmuma pieņemšana varbūt un tā domas par to, vai tagad vajag vai vēlāk.
Tāpēc tas piedāvājums iespējams ir tāds ierobežots, jā. Bet par to skolu ļoti labi pateicis, man arī tas pats bija. Par to, ka skola ir tā vieta, kurā jau tad ietekmē ļoti to loģistiku, un tad jau tas īres variants, kas ir varbūt vienīgais, ka tu vai tam tici, ka viņš tur vienmēr būs, jā, un ka tu viņā varēs dzīvot tur tos 5-6 gadus, jā. 6 gadi jau ir diezgan daudz, jā, 6 gadu bērnam jau ir no 6-12, tur vēl 5 gadi, un viņš jau ir pats dzīvo savā dzīvoklī. Palielam. Es pārspīlēju, bet tu saprati. Jā. Un tad jau, jā. Jā, jo man liekas arī dienas beigās, ka runā par visu, māju pirkšanas lietu. Kas tas bija? Tas, man liekas, bija Morgans Hausels, tās naudas psiholoģijas grāmatas autors, vispār viena no labākajām finanšu grāmatām, un viņam bija interesanta doma, ka bieži runājot tieši par māju, cilvēki pat traku pāranalizē vai racionalizē vai grib nopirkt, lai ir ritīgi labs deals, un es te tagad esmu atradis, un tur viss super duper, bet ka tā doma beigās ir, ka tavas mājas ir tavas mājas, kur tu atnāc pēc darba, tur tava ģimene, tavas atmiņas, un ka tam nevajag obligāti būt tur labākajam, izdevīgākajam darījumam, tam ir jābūt tam, kas tev ir īpaši māja. Jā. Īpaši māja, jo tas... Un tā ir tā kā monēta, un tev nav variantu. Viņi ir kā monēta. Tev ir no vienas puses ir tam racionālam jābūt, no otras puses ir šis emocionālais, bet es teikšu vairāk pat. Ja tu pērc māju, tad skaidrs, ka tu rausi mīnusā vienkārši. Visu laiku rausi mīnusā, nekā loģiski tur nebūs. Tu nopirk māju, maini sūkni, maini jumtu, maini to, tas jādara. Tu uzbūvēji māju, vienkārši tev dārgi viņi nostājās beigās. Tu viņu uzbūvēji visu, tu jau esi, normāli iztērējies, bet tās ir emocijas, es saprotu. Tas ir kaifs, tava vieta, tava pils, tā arī esmu dzirdējis tā māja, tas ir dzīve pārāk īsa, un iedomājies, kā būtu nodzīvot, neizdzīvojot to sapni. Tas ir, tā ir tāda viena lieta, kas ir sapnis, kuru cilvēki vēlas piepildīt. Un īstenībā ļoti daudz tieši latviešiem arī ir tas sava māja. Tas ir tāds kaut kas, tas, ko ļoti daudz vīrieši tieši ģimenei grib realizēt. Ja? Vispār ģimenes sapnis, ja? Māja sava. Bet uzreiz saku, nāk ar māju, maksu vaļā, viss notiek. Tur ir, un jāpriecājās par to ir. Nedrīkst, obligāti jāpriecājās, ka tu tur lietas tikai iekšā, tā kā vecā mašīnā, un tu viņu nekad nepārdod, tu tikai viņu taisi. Vēl ir variants, ka tev ir tāda, bet galvenais, lai viņu pēc tam var pārdot, vismaz kaut kā, ja? Lai nav tā, ka tu esi tur tādas, izvērtības, ka es nezinu, ko lai ar to pasāk, ja? Tur jūs attaisīs tiešām ir tādi crazy case, ja, un tad ir tā, ka, šeit ir, un galvenais, ka tur aizgājuši ļoti daudz naudu, un tu nevienu to nevajag. Tur mājas kinozāles un tādas lietas. Jā. Un tas ir crazy, un tāpēc tas arī, bet labas mājas var nopirkt, var atrast, un bieži vien ir tā, laba māja, labi saglabājusies, tur ir sākumā labi ieguldīts, tur, labi dakstiņu jumts vai vienkārši labs jumts, un vēl kaut kas, un tu redzi, ka viņi ir labi tur pret reliefu, viss ir tādi keisi, ka tu redzi, te daudz nevajag, te tikai tā, te būs tā vieglāk, citreiz ir tā, ka tāda, nezinu. Projektu nopērts, jā, ka tur būs grūti, bet citreiz lokācija ir tik laba, ka tas ir tā vērts arī. Tā kā tur ir tāda matemātika arī pret to māju, kad, un jautājums, cik tu var atļauties par savu sapni samaksāt? Galvenais, lai var atļauties nelecot pār savai pēcpusē. Jā, lai nav problēmas pēc tam. Un dzīvoklim nav tik traki. Dzīvoklis ir tāds vairāk loģisks. Kā loģisks? Viņam nav tik daudz to emociju. Tur arī var noķert emocijas. Tāpēc īstenībā tās variants par to, ka ir dzīvoklis un kaut kas tāds vasaras variants vai kaut kas līdzīgs, tas īstenībā ir populārs kombo arī. Tā kā to var apdomāt un jā, jo ja jūti tīpaši, ka tā māja ir pa daudz, tīri finansiāli, tad tas ir vēl viens tāds labs
kompromisu un var gadīties, ka arī tas jau būs daudz. Jā, man vienkārši šajā visā pasaulē dažreiz liekas, ka cilvēki bišķi pat traku ir tajā iegābuši, ka visam vajag kaut kādu racionālu pamatojumu un iemeslu un matemātiku, un dažreiz liekas tāds, tev ir vienmēr jāatcerās tas pātagas scenārijs un jāpadomā par savām finansēm, bet vajag arī tā take it easy, ja tev gribās tās bikses, nopēc tās bikses, tev nevajag obligāti gaidīt atlaidi. Dzīve pa īsu, es saku vēlreiz, dzīve pārāk īsa, lai tu visu laiku domā tikai par šito. Iedomājies, tev paiet jaunības gadi, tas vairs tev nav aktuāls, tu pat neesi izdzīvojis tādas lietas. Tas ir ļoti, un te jautājums tagad par to investīciju, tu kur investēji, ja? Tu investēji tajā, lai tu, tur, ir jāmāk paņemt no dzīves tās baudas arī, tu nevari tikai par matemātiku. Tāpēc tas ir tāds, un nekustamā īpašumā ļoti tas ir jūtams. Un te ir jautājums par to, cik labi tu izbalansē to visu. Jo tur ir tāda plusi, mīnusi, tu viņus izvērtē, un tad tu jūti. Un citreiz ir tā, ka citi aizraujas ar to baudu, vai viņi pavalkās uz kaut kādiem, un tad... Bet noteikti tā ir. Ir īpaši savu īpašumu pirkšana. Un pat arī īres objektu pirkšana. Tas nav jau tās akcijas, kuras ir tādas, es atvainojos varbūt, bet bišķi tā. Tālāk. Bezpersoniskāk, tas ir, diezgan, tā. Varbūt dažādi portfeļi diferencē, tur agresīvāk vēl kaut kā, bet nekustāmais, tā ir jāķer kaivs, un es baigi ceru, man ļoti patīk, un tur cilvēki, un viņi dažādi, un tas viss tirgus ir crazy. Tev tur pirkt, sorry, tas ne par to tev, bet tu tur to akciju pirks, katru reizi tas process būs vienāds. Tā ir, jā. Tur ir tā, ka tu nekad nevari zināt, kas par, tur viss kaut kas ir, jā, tās ir tirgus, tāds rītīgs tirgus Turcijā kaut kur, es nezinu, tā, ka tu tur ej un domā, jo te cilvēki, vienkārši ir iesaistīti cilvēki, viņa emocijas, un tie darījumi tad ir, tā arī ietekmējās diezgan. Kā tev pašam vispār tavs tāds investīciju portfelis izskatās? Varbūt ir kaut kāds pīrāgs, vai tie ir tikai nekustamie, vai tur arī ir kaut kas cits paralēli? Man ir, es pēdējā kaut kādā pāris gados sāku tur kaut ko... Es teikšu, kā ir ķēmoties, laikam, ar šito visu. Neesmu es baigais vēl pie tam, diferencēt un vēl kaut ko, Man tur kaut kādi... Man patīk tai kripto tur pabūt vēl kaut kur, es tur tā tīri, kā man kolēģis teica, tu vienkārši nopērc un viss. Bez jebkādām tur... un var minēt, kur es esmu tagad, bet bez agresijas, spekulatīvi. Un tad ir nākamais, ko mēs darām, mēs pērkam nekstamus īpašumus gadījumā, ja kādam vajag to palīdzību, to mēs darām, Tātad tas ir tāds, jo mums ir iespēja vienkārši būt pie tās situācijas un gadījumos iesaistīties, Bet tas sanāk kā aģentūrai, tur tā lieta, tas ir mums atsevišķi tāda saimniecības darbība, un tad mums ir... Bet, redzi, tāpēc esmu biznesā vairāk, ļoti biznesā, un tas ir diezgan augsta riska, es zinu, bet zinot sevi un to, cik ļoti es esmu tajā, ko es daru, tas ir... kalkulēts risks. Ļoti kalkulēts, un viņš ir, mēs augam, biznesa aug. Man sanāk investēt tieši biznesā, tehniskās dažādās lietās, programmēšanu visu laiku kaut kādu, marketinga attīstībai, un viss šīs lietas, satura veidošana. Bet arī nekustāmajā. Jo sanāk, ka mani nācies katru gadu, tā kā es it kā sev, it kā nē, bet ir kaut kāds tas īpašums pirkts, un tad tagad ir tas viens īpašums, kur tālāk mēs plānām izīrēt un vēl kaut kā, Es tā kā laikam vairāk uz to nekustāmo tomēr esmu tendēts, un arī pasīvi. Es tagad tikai par to pasīvo tā vairāk domājis. Visu laiku ir bijis tādas, vienkārši ir iespēja... tā kā, it kā variants adekvāts un pirkt, un tad, jo es zinu vairākus cilvēkus, kuriem vienkārši ir, viņi visu laiku kaut ko nopērk, un ik brīdim pārdod. Zini, viņi visu kaut ko nopērk, kad redz, ka tas ir izdevīgi, viņi izīrē uz gadu, un pēc gada skatās, varbūt var pārdot.
Un tā viņi visu laiku to dara, un pēc 5 gadi viņu kapitāls ir audzis. Un īstenībā, man būtu jocīgi skatīties citur, ja, kad es esmu šajā nozarē. Un tad, tā ir sanācis, ka man kaut kāds tas mans viss pīrāks palielam ir real estate, ja. Bet šobrīd gan exitojot tur vienu to īpašumu, tagad kaut ko domāju, vai tiešām man vajadzētu tagad kaut kādas tur akcijas pirkt un kaut ko, vai tas ir mans, vai es tā kā galīgi par to neko nerubīju, ja, un tad pēkšņi man atkal kaut kāds variants uzpauda nekustamajā, kad, kur var vispār bez remonta vecs sapūst dzīvoklis, bet es tā kā, wow! Varbūt šitais ir, un es tā domāju, šitais konču var uztaisīt, let's go! Un tad tagad es esmu atkal jaunā jampadracei uz kaut kādu maz portfelis turpat, kur viņš bija, laikam, jā. Tā. Bet šis ir interesants arī runājos ar vienu džeku, kurš arī nekustamajos darbojās, varētu teikt, tavs konkurences varbūt. Jā, bet kolēģis, tas labāk pasaka. Un tur tas komentārs arī bija, ka viņš vienu brīdi uztaisīja savu portfeli ar īres dzīvokļiem, saprata tā kā, tajā, tāpēc, ka es esmu tajā vispār tirgu iekšā. Pirmkārt, tāds čakars menedžē tos īrniekus, lai arī ir diezgan pasīvi, tāpat ik pa laikam kāds kaut ko tev paprasa. Viņš visu notirgoja, un tagad viņš tieši, kā tu saki, nopērk, pārdod, jo ja tu tajā esi iekšā, un tu jau, pa lielam tev tas čuis vai tā sajūta ir, ka šitais, tiešām es te varu nopirkt, pārtaisīt par konču, pārdot tālāk. Un, tev tā ekspertīze tajā ir, kā saka, kāpēc to neizmantot? Tieši tā, tas pats, ko tu teici par ETF-iem, es nezinu, ko jūs tur darat, jā. Bet, tas, ko tu teici par to it kā augstāku risku, bet ir, ja ir zināšanas, tad tur viss ir kalkulēti un tā. Tad šis ir tas pats, laikam, jā. Un tad, protams, riski tāpat ir. Bet, ja runa ir par mani privāti, tad tur zemāk riski tagad, jo man vairāk es tā kā tīri no tās sapratnes, ka šī ir laba vieta, un tur var izīrēt, un tad viņu tur var uztaisīt. Tagad tikai jāuztais remonts, un tas ir interesantais. Būs jauns vlogs varbūt par to, kā remontēt dzīvokli, gadiem. Jā, varēs pastīties. Jā, tas pat tuvu ir vienkārši man, lai es tagad kaut kur citur tā nauda, viņi vienkārši tur. Tas nedaudz atgādina, man ir paziņa viens, kurš traks ir ar, es nezinu, vai tās ir saukt par retro mašīnām, es mašīnu pasaulē neesmu iekšā, tāpēc nemāku komentēt, kas tas ir pa segmentu, bet viņš atrod kaut kādas tās oldschoolīgās mašīnas, pilnīgāko grabažu, ka tur varbūt rāmis un pussarūsais motors. Tad viņš ritīgi ņemās garāžā un uztaisa viņu par tādu ritīgāko konšu, tad viņš pats pabraukā kaut kādu laiku un tirgo nost un meklē nākamo. Cik forši? Jā, un viņam tā doma bija līdzīga, ka viņam ir it kā pilnlaika darbs, tās mašīnas ir hobijs, tas hobijs, kad tev nopelna bišķi vairāk nekā pilnlaika darbs, bet tāpat laikā tu to arī paturi kā hobiju, jo, ja tu aizies prom no darba un sāks ar to darboties, tad tev varbūt tas kaifs bišķiņ pazudīs, jo tev būs stress, ka tev vajag atrast to nākamo, ko pārdot. Tā ir. Un tad viņš arī saka, man pat baigi nepaliek nauda, kur tur ko kā investēt, jo es meklēju nākamo mašīnu, ko pirkt. Un tur tā problēma, man jau arī tas pats, nav jau tā, ka tur tas kapitāls ir milzīgs, vienkārši tas, kad ir biznes, tas ir ļoti tāds prasīgs, un tur ir attīstība, un tas ir tas, kā es strādāju, tas ir darbs. Tad ir tas īpašums, kurš, kā doma ir par priekš sevis, jā, un tā, bet viņš nomainās visu laiku, un tad es īrēju un darbinu viņu tur, vai es viņu izīrēju. Un mums jau arī grūti, mēs nopērkam, uztaisam remontu, esam nozare, un pilnīgi prasās pārdot. Vienkārši kaut ko pamainīt. Visu laiku ir tāda... Jā, vienīgi tas, ka ģimene un bērni aug, un tad tu tāds, par to, ko tu teici, par skolu un vēl kaut ko, tā es to sajūtu arī jūtu, tojamies, kad tā kā, nelēkāt no tiem īpašumiem, atstāt viņu pasīvajā kaut kādā plūsmā, un tā kā, jo vienā brīdī tu noparkojies, tas tomēr ir, jo var, tā teikt, aizspēlēties. Jā.
Pirms es vēl pie noslēguma jautājuma ķeros, es nevaru to nepaprasīt, kur šobrīd atrodas Latvijas nekustamo tirgus cenu ziņā. Jo ko es ar to domāju? Piemēram, labi, es arī skatos uz, tas mans atskaites punkts ir diezgan, pieņem, ka premium lokācijas, bet, piemēram, Rīgas centrā būvējas jaunie projekti, un es skatos, tur pa pelēku apdari var savus 4-5 kvadrātmetrā tūkstošus prasīt, un, piemēram, ja es savu gribētu tādu smuku, lielu 100 kvadrātmetru dzīvokli, vai 80, es domāju, tāds projekts uz 500 000 ir tā, mēs ar draugiem esam runājuši, ka tādā ienākuma līmenī it kā mēs būtu tā mērķa auditorija, bet tā kā neceļas roku vispār uz to iet, bet tāpat laikā tos projektus būvē un viņus izpērk. Un tad jautājums ir, kas viņus pērk un vai tev ir kaut kāds komentārs par šo, kur mēs esam tā cenu ziņā un kas ir tie tipiskie pircēji šādiem? Es tagad tieši ievācu to insightu, gan no attīstītājiem, gan no bankām. Man arī bijuši tās sarunas, kas viņas var nostīties, bet tur ir tā, ka tas viennozīmīgais viedoklis nebūs, Pirmkārt, vai viņus izpērk? Lielākā daļa, ko būvē, vēl nav nodots, bet ir kaut kas, New Hansa. Crazy, kā viņi viss notiek, Bet jāatcerās arī tas, ka ir dažādi attīstītāji un tie projekti, viņi jau nenāk pēc viņiem vēl. Un šis ir tāds bijis tāda pauze, un tagad, iznāca ārā viņi visi, Un attīstītāju bizness nereti ir, es uzskatu, ka tie lielie attīstītāji var atļauties uzbūvēt un nepārdot šodien, bet pārdot par to normāli lielāku cenu, bet vēlāk, jo būvniecība īstenībā lētāk arī nepaliks, Un sanāk, ka būvniecība, un vēl pie tam, kas tagad ar Eiropas fondiem, ka tā būvniecība it kā būs baigi siltā, tas nozīmē, ka būvniecība nebūs lētāka. Tas nozīmē, attīstītājiem šobrīd būvēt ir iespējams pat izdevīgāk un nepārdot. Un pēc tam viņu tur kaut kā savādāk kapitalizēt vai kā. Viņi tagad nākotnes cenu ir jau ierēķinājuši šodien. Ļoti iespējams. Un īsnībā tas, kas tiek piedāvāts, var atļauties. Tā kā roka neceļās, kā teica. Bet var atļauties, un ir cilvēki, kas pērk, un ir nevietēji arī pircēji, kas pērk, nav noslēpums, mums arī ir pircēji, uzturēšanas atļauju programma mazliet aktualizējas arī, bet, ir projekti varbūt, kas ir crazy dārgi, kas liekas tā kā, un cik tur kārts, un cik mājas, un tas tā kā, labi, bet ir arī tādi, kur tu redzi, ka viņš ir tāds reasonable, un pat ja viņš uzbūvēs un nepārdos, viņš 1-2 gadi, un, ja tā ir vai sava nauda, vai ka tur tajos gados izlīdzinās uz to, ka būs dārgāk un būs tā būvniecība tagad lētāka, viņiem tas ir izdevīgi tagad būvēt. Tāpēc tur ir vairāk iemesli, kāpēc mēs redzam daudz projektu tagad. Bet arī cilvēki grib to jauno, un sērija vai dabūve, kas ir Rīgā, runā, ka pietrūkst to mājokļu, un investori arī Igaunijas tur cierē un brauc ar autobusiem, bet tas tāds viņiem tusiņš, es domāju. Es nezinu, vai viņi tagad nopirka katrs pa 10 dzīvokļiem, nezinu vai. Tā kā, tas tāds, bet mums noteikti cenas ir jūtami zemākas kā Baltijā, Lietuvā, Igaunijā, un algas neatpaliek tik ļoti. Protams, izmaksas ir vienādas, un sanāk tas, kas mums paliek, ko mēs varam atļauties maksāt, nav tik daudz, Tā kā, it kā viss ir loģiski, bet mums ir gana maksāt spējīgi cilvēku. Un es domāju, ka ļoti daudz uzkrājumu ir, kredīts maz, nav tik liels kredīts paņemts uz visu sabiedrību, vispār nav daudz salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Tā kā cenas varētu nekrist, tā kā maigi sakot, es nesaku, ka viņām tur ir jākāpja, un es nesaku, ka visi izpārdos rīt, bet vai viņi traki, ka būvē? Kā kurš dažādi rakstura tur ir, tur ir kas tur tā pie karstākiem apstākļiem darbojās, citi tur tā nekāda vaina uzbūvēšu. Izīrēsim,
PVN amortizēsies, tur jau arī ir matemātika. Nu, tu uzbūvē jaunceltni, izīrē, pēc tam pārdodot no PVN jāmaksā. Nu, izīrē uz naudas plūsmu. Nu, visu kaut ko var izdomāt. Okay, tad nav tik, nav nekas pārspīlēti traks katrā ziņā, no malas skatoties. Zini, tad, kad tu paskaties Baltijas līmenī, tad nav pārspīlēti nekas traks, jā. Cenas, jā, ir uz nākotni vairāk tādas, bet tāpat laikā Bonova būvē, reku Valters ciems, tev 2000 bišķi pāri kvadrātā, tas pats, kas visu laiku. Un būs vēl visu laiku tas pats, tā kā pie sāgas, pie viss jauns, sava pilsēta jauna, visi jauns basketbola laukums pa vidu. Nu, viņš būs reāli jauns. Nu, un cik viņš maksā, tur nekā kosmiska nav, atklāt sakot. Nu, ja tā, bet nu, tur arī nav biznesa līmeņa, nav tā dārgā gala, varbūt. Bet tur cilvēki, pērk, jā. Jā. Nu, forši, skaidrs. Tad pirms pēdējā jautājuma mums ir podkāstā tradīcija viesim, kā paldies par veltīto laiku uzdāvināt pieejas mūsu neatkarīgais investors programmai. Uzzināšu, kas ir ITFs. Nu, lūk, jā, tieši tā. Tagad viss zina, ka es nezinu. Bet zini savu nišu, tā kā tas labs. Jo, es vienkārši klausos arī, ko tu stāsti, un tāds tipiski, kad runāju ar uzņēmējiem, tad ir tas standarts, ka tu reinvestē atpakaļ savā uzņēmumā. Nu, tā arī ir lieta, kas tev to lielāko atdevi var dot, un tāpēc visi to dara. Mēs arī to pirmos gadus ar neatkarīgu investoru darījām, kad tev uzņēmumu, lai tu viņu paceltu, tur neņem naudu ārā, tu viņu vienkārši tur ir iekšā, kas loģiski. Tāpat laikā ir tāda laba prakse kaut kādā brīdī saprast, uzņēmumi iet labi, un sākt kaut kādu rezerves drošības spilvenu būvēt ar domu, ka, kamēr iet uzņēmumam labi, iet labi, bet ja neiet labi, tad lai neaiziet visus solis vienā grozā. Un tad tāds ETF investēšana ir, man liekas, tiešām tāds pasīvākais, ko var atrast, jo es viņu pielīdzinu nedaudz kā tādai braukšanai ar auto. Tev vajag vienreiz iziet to autoskolu, tad tev saliekās punkti uz I, šis ir tā, kā tas strādā, un tad tas ir ikdienā to uzturēt, aizņem man varbūt 3 stundas gadā, kaut kas tāds tur uzmest aci bišķiņu. Tā kā tas tāds, ko es parasti uzņēmējiem saku, ja kāds es noteikti gribu to piekļuvē. Redz, un tad, kā saka, tur forši var isam soli pa solim iziet cauri, un vismaz atvērt, kā saka, durvis uz tādu jaunu pasauli, kas ir ETF, finanšu tirgi, un saprast, kā tā lieta strādā. Protams, tas, ka es jau tur veicu pāris kaut kādus darījumus, tais visos tajos kaut kādos kripto UTT, tas viss ir bijis ar domu, ka, tā kā kaut ko, maliņā kaut kur noparkot, nav jau tur nekāda tāda baigie cipari, vienkārši tas, ka tā sajūta, ka kaut kādu, ne tikai to īpašumu tur stumdīt un atrast vienu vai atstāt naudas plūsmu, bet ka kaut kādu tādu zeķi arī vajag, ja? Un tad, jo esmu dzirdējis arī labus piemērus, man jau vienkārši interesanti arī tas liekas, ka tu iegūdi, un tur jau atdevis ir labas dzirdēts vismaz, tāpēc, jā, tas tāds labs ieradums, tīri tāpat kā nopaļot pirkumus un beigās tas aiziet, kur tur es nezinu, bet labi. Tā ir, man tev pirkuma nopaļošana ir interesanti. Es speciāli sev atstājis tādu krājkasīti, kur apaļojās, un katru gadu tur salasās tādi vairāki simti par neko, un es tā tīri sporta pēc viņu atstāju, ne jau, ka man tur baigi tur dzīvi izmaina, bet, ka tas ir tāds atgādinājums, ka tie daži centi par katru reizi tādā gada griezumā var uz nopietnu naudu salasīties. Protams, progresija tur beigās aiziet, jā. Lūk, un tāda otrā dāvaniņa mums Kalvas kafija ir atbalstītājs podkāstam. Es negaidīju tik daudz dāvanas. Es būtu atnācis plikām rokām, kā es tagad labi izdomāsim. Negas, tu man vienu no dzīvokli to labo darījumu vienu atsūtīsiet. Bet jā, podkāsta notīs tāda sestdienas rīta kafijas bunžu uztaisīt. Tā kā paldies tev, dāvana caur Kalvas starpniecību. Man kafija patīk, jā. Ir īpaši no rīta. Paldies. Forši. Lūk, tad pēdējais jautājums. Ja tu varētu pateikt novēlējumu katram latvietim, kas tas būtu? Katram latvietim. Laikam, tad
man ļoti patika viens novēlējums, kur es sadzirdēju nesen arī. Un es laikam to arī tā nodefinēšu, ka es katram latvietim gribu novēlēt tādu drosmi vairāk par to, ka būs labāk vai ka ir labi, kad drīkst darīt, ja, un būt uzņēmīgam, jo dienas iet uz priekšu, un laiks ļoti ātri iet, ja. Un ja mēs runājam par tām pašām investīcijām un nekustamīpašumu darījumiem un īpašumtiesībām, priekš kam man to vajag, ja, bet kāpēc nē? Un ja ir tā izpratne un ticība par to, ka tas ir ok, un ka tas ir praktiski, ja, un varbūt interesanti, tad vienkārši tīri tādu lielāku drosmi un uzņēmību un ticēt tādai foršai, gaišai nākotnē. Un tad tas dod tādu patīkamu draivu veikt darbības un tas, es domāju, ir pats svarīgākais arī ekonomikā, tas sociālais noskaņojums, ja? Tad, ko mēs runājam par lietuviešiem un igauņiem, tad to es arī gribu novēlēt mums tādu lielāku drosmi, un to neizdomāju es. Ja? To teica kāds cits, un to var redzēt mūsu YouTube kanālā. Bet ļoti labi, jā, vairāk dot sev atļauju kaut ko darīt un priecāties arī par to šodien kaut kā tā. Jā. Paldies, ka uzaicināji, baigi foršā saruna. Jā, ja kāds grib tev piesakot internetā, kur var par tevi vairāk uzzināt? Tribus nekustami īpašumi, droši YouTube'ā var mums piesakot, mēs taisam interesants tiešraides par, vienkārši skatāmies, kas SSA ir izlikts, un tā teikt, vieglā tādā formātā apspriežam to visu atbildumu uz jautājumiem, tā kā pievienojieties ceturtdien vakaros 8:00, un tad arī Instagramā var piesakot, bet tas jau ir tāds brīvāks saturs. Tur par boksoru var uzzināt šo to. Jā, kaut ko var pastīties, jā. Pastīties, kā tu kādam uzdod, kāds tev uzdod pa daguni. Man nelāks ieradums, jā. Nē, bet tas ir vairāk tā sporta jau līmenī īstenībā aizgājis, tā kā jā, tur arī var piesakot, bet galvenais vienkārši sekojot labiem kanāliem YouTube'ā, jo tas arī tomēr ir vērtīgs tāds laiks, noskatīties, kaut ko iemācīties, jā, un nevis tur tiktu kā nosvaipot pusdienu un tā gadu, 2, 3, un bez tam jau tev vairs kredītus 30 gadiem nedod. Tas gan jā. Jā, tā kā domājiet, darat, baudat dzīvi un nelecat pāri savām iespējām. Jā, super, forši, paldies. Paldies.